un mēs naktī vienos slapstamies pa to budistu templi, ejam un mēs dzirdam, vēl nenonākot, ka tur otrā stāvā budistu mūki, bet tie pat nav mūki, tiem liekas ir mūku vadītāji, arī skatās fūzi. Labdien, mans vārds ir Sintija Danse, bet bieži mani dēvē par Šantiju. Šis ir podkāsts Astrālās sarunas, kurā tu dzirdēsi dažādu garīgo prakšu vadītājus, cilvēkus, kuri jau daudzus gadus dzīvo un strādā ar savas apziņas attīstīšanu un vibrācijas celšanu, un tos, kuri ļoti aktīvi meklē savu garīgo ceļu un dara to gan šeit Latvijā, gan braukājot pa pasauli – Indija, Balija, Dienvidamerika un citur. Mans mērķis ir izzināt un izpētīt, kas tad īsti notiek ezotēriskajā pasaulē un par ko runā un domā cilvēki, kas sauc sevi par dziedniekiem, mistiķiem, meditāciju un dažādu citu prakšu vadītājiem. Sveiki! Šodien pie manis ciemos ir Viesturs Meikšāns. Sveiks, Viestur! Čau, čau! Viesturs ir režisors. Viesturs ir izveidojis uzņēmumu Runas skola, par ko iespējams esat dzirdējuši. Un tagad ir tāda jauna lieta kā Podmēdija. Un sadarbībā ar Podmēdiju arī ir tapis šis podcasts. Bet bez visa tā iepriekš minētā Viesturs arī aktīvi interesējas par garīgajām praksēm un arī praktizē pats. Un tas ir tas, par ko mēs šodien parunāsim. Vai es kaut ko piemirsu? Varbūt tu gribi kaut ko pielikt vēl klāt? Pagaidām laikam ir vairāk vai mazāk, tu pateici galveno laikam, jā. Labi, paldies. Bet varbūt pastāsti, kā tur ir tām garīgajām praksēm, kad tu vispār sāki un varbūt kas bija tas, ar ko tu sāki un varbūt cik tev gadi bija, kad tu sāki? Jā, tas sākās kaut kā ļoti spontāni, ap kaut kādiem 22 gadiem. Bija tāds dombiedru pulciņš mums, tur bija Dzintars Drēbergs un tur tāds Mārtiņš Jansons, un tad mēs vienkārši kaut kādā veidā paši sapratām, ka vajag attīstīties, un tad tur Džeki lasīja visādas grāmatas, tur Bhagavad Gītas, tur studēja, mēs gājām ēst uz Krišnām, mēs interesējamies par veģetārismu, bet, neko baigi nepiekopām toreiz. Kas bija baigi forši, kas, man liekas, bija ļoti drosmīgi, ko mēs darījām. Džeki vienkārši zvanīja tajā laikā jau arī populāriem Pēterim Kļavam. Mēs vienkārši satikāmies restorānā, četratā, un mēs runājām par garīgām tēmām. Un Pēters jau tad mums ieteica visādus literāros materiālus. Mēs bijām diezgan traki uz to garīgu, mēs bijām bišķiņ tā kā apsēsti, kaut kad mēs bijām pilnīgi jauni, 22-gadīgi jauni džeki, mēs gājām visur, mēs arī pieteicāmies uz luterāņiem, mēs gājām uz misēm, mēs ar Dzintaru tikām līdz tam, kad mēs jaunajā Ģertrūdas baznīcā mūs tur aicināja saviem semināriem lasīt svētos rakstus no Bībeli, tā kā no kanceles, tad mūs tur iesvētīja. Tad mēs braucām ar visiem kristiešiem kaut kur, mēs ņēmām visu, kas bija piedāvājumā, kas atsīt arī neko nesmādējām. Līdz vienam mirklim, kad ir pienāca sajūta, kad jābrauc uz Indiju. Es varu bišķi tevi apturēt. Tu nosauc tādus vārdus kā Bhagavad Gīta. Kas tas ir? Varbūt vari pateikt? Bhagavad Gīta ir viens no indiešu tādiem fundamentāliem rakstiem, kur, ja godīgi, ja to darbu lasa, tad mēs principā iepazīstamies ar kara ainām. Ja? Un ar visādām patiesībām sutrās, kas ir sutras, tu man prasīsi, tur labāk, lai indiešu filologi atbild precīzāk. Bet Bhagavad Gīta ir skaisti svētie raksti, kur ļoti daudz ir aprakstītas arī dažādas mitoloģiskas ainas un situācijas, kur ļoti bieži arī ir visādas kara situācijas. Paldies. Bet kā jūs tikāt līdz tai Bhagavad Gītai? Parasti jau tāds cilvēks neizdomā vienkārši viņu sāk lasīt, jums Pēters Kļava ieteica, vai no kurienes atnāca tas? Nē, Pēters Kļava ieteica, starp citu, rītīgi labus darbus, kurus, ja tu man tagad prasa, man bišķiņ būtu jāpaskatās, bet Bhagavad Gīta jau, starp citu, no uz ielas tie krišnīti, kas staigā, viņi taču pārdod visas grāmatas, un arī Bhagavad Gīta krišnītiem ir, man liekas, viens arī no tādiem pilāriem.
Jo man nav sanācis, ka man piedāvā vienkārši zilu. Tāpēc es jautāju. Bet ar krišnaītiem, tu teici, ka jūs gājat krišnā sēst, tā ir droši vien tā kafejnīca, kas ir centrā Rīgā, bet vispār ar krišnaītiem kaut kāda vēl saistība, izņemot to, ka to grāmatu vēl dabūjāt no viņiem, ir bijusi? Nē, man personīgi nē. Man liekas, ka pārējie džeki kaut kur arī gāja uz otro stāvu. Tur notiek arī dziedāšanas. Man liekas, ka mēs arī kaut kādā vienā mirklī ar vienu no tās kopienas vadītājiem kaut kur satikāmies, vai arī viņi satikās, es nesatikos. Man kaut kā tālāk par kafejnīcām krišnās es neesmu ticis. Bet varbūt vēl kādreiz. Labi. Lūk, jūs tad izdomājāt braukt uz Indiju. Bet vispār īstenībā vēl pirms tās Indijas man liekas ļoti interesanti, ka jauni puiši, 20 gadīgi, 22, tas ir, es nepazinu savos 22 gados daudz savus vienaudžus tādus, labi, godīgi nevienu nepazinu tādu, kuram interesētu tur iet uz baznīcām baigi, tā kā, nevis, ka viņi ir no bērnības, tā kā ar ģimeni gājuši, un tad viņi tā kā to turpiniet, bet, tā vienkārši ejam uz baznīcu, interesējamies par kaut kādām tādām lietām. Bet vai tu atceries, varbūt, ka bija kaut kādas grūtības? Kā jūs nonācāt vispār pie tādas intereses par to tēmu? Nē, ja godīgi, es neatceros to impulsu, kas mūs visu tur atzina. Tas bija kaut kā ļoti spontāni, bet ņem vērā 22-gadīgi džeki, tas ir testosteronu vienkārši kalngals, vienkārši mēs bijām psihi, mēs bijām traki, acis dega, un baigi forši, ka mēs pavilkāmies arī patieši tādām, ka tās acis, degošās acis un visa tā enerģija gāja tajā virzienā, pētīt, lasīt. Man liekas, ka viņi vairāk tur pētīja un vairāk lasīja. Man ļoti forši bija tas, ka viņi bija pietiekami drosmīgi arī zvanīt arī sabiedrībā populāriem cilvēkiem, kas ir to tēmu saistīti, un vienkārši aicināt tikties, kas, manuprāt, ir super. Tas bija tiešām forši. Un tādā veidā es, starp citu, arī ar Pēteru Kļovu arī tad iepazinos. Un tādā veidā mēs arī, starp citu, arī nokļuvām Indijā, kur mēs arī nokļuvām. Ja tu gribi, lai es tālāk turpinu par šo jautājumu. Jā, es gribu. Jā, protams, ka es gribu. Jā, jo vienkārši tad mēs ar Zintaru izdomājām, kad ir mums laiks doties tagad uz Indiju. Mārtiņš Jansons tā kā atbira, varbūt vai tur kaut kādu iemeslu pēc. Un Zintars piezvanīja Elitei Drākei. Vienkārši tā kā mēs zvanām populāriem cilvēkiem. Un kas ir Elite Drāke? Nē, Elite Drāke ir vismaz tajā laikā bija zināma ar Indiju saistīts cilvēks. Tagad, protams, ir Elite Drāke ir sabiedrībā zināms cilvēks ar kaut kādām tēmām, arī ar grāmatām. Bet toreiz vienkārši pirmais cilvēks, kam piezvanīt un paprasīt, kur Indijā braukt un kur doties, bija Elite. Tas bija Zintaram. Un Elite ieteica vienu ašramu, kur doties, un, protams, kad mēs kā pragmātiskie latvieši sapratām, ka tur būs pa lēto, tāpēc mēs arī pieņemsim šo te, rekomendāciju doties uz kaut kādu konkrētu ašramu. Un mēs nopirkām, tad mēs skatījāmies avio biļetes uz Indiju, un, protams, mēs atveram, lielo globusu, kāds viņš ir, paskatāmies Indiju, neko, mums tur piedāvā braukt nevis uz Delī, nebija lētie reisi uz Delī tajā laikā, bet bija kaut kāda pilsēta Amritsāra, mēs paskatāmies lielajā kartē Indijas, tur patās izskatās no tā Delī uz Amritsāru, tas neizskatījās tālu tajā kartē, un vienkārši mēs nopirkām to biļeti, un devāmies šajā te braucienā. Mums ritīgi bija bail, tā kā pirmā, visas tās sajūtas, mēs tur laikam sapotējāmies un sadzērāmies visu, ko vien tur varēja, visi pie ārstiem bijām. Tur bija aptieciņas, mums bija līdzi vienkārši ārprāts, bet mēs bijām reāli nobijušies no tā brauciena. Bet priekš, ko jūs potējāties? Tā kā, malārija, vēl kaut kas man nenāk prātā, es nezinu, ko vēl ies. Viss, kas tev ienāk tagad prātā, to mēs visu arī tur sapotējām. Es pat neatceros, kas bija visticamāk malārija arī. Lūk, un tad mēs lidojam, un tad mēs laižamies jau lejā, un ir ritīgi tums ārā pa logu, un neko nevar redzēt, un ir kaut kādas mazas gaismiņas, kaut kāda kalnaina vide, ritīgi bailīgi. Un mēs nolaižamies lidostā, un saprot, kad tas ir šķūnis, tā lidost vietā ir vienkārši ir kaut kāds šķūnis, vienstāvīgs kaut kas. Un mēs izkāpjam ārā, un tā pilsēta ir Amritsāra, un
mēs paskatāmies kartē un Amritsāru uz Pakistānas robežas, un mēs paskatāmies līdz Delī, ir vienkārši ārprātīgs tesiens, kaut kāds drausmīgi, ja tu kilometri tur ir, neatceros, vai tur 1000 ir, visticamāk, tur bija kaut kāds 1000, un mēs redzam, pirmā sajūta, ko mēs redzam, izkāpjot ārā un pārbaudot pases, kad tie vietēji ir aplipuši ap logiem un skatās iekšā, ir tā kā salikuši rokas ap acīm, lai caur stīklu varētu redzēt. Un mēs esam 2 baltie vienīgie, kas tur ir. Un mēs esam ārprāts, kāda mēs tagad vispār kaut kā tikt uz priekšu. Un neko, mēs saņēmāmies, vienkārši ieslēdzam iekšā sevī to tādu bišķiņu tādu caursitēju to sajūtu un ejam ārā. Uzreiz, protams, mums tur visur piedāvā tur taksī, tur kaut ko ņem somas, tur porterus. Vienkārši visu. Mēs vienkārši nevienam neatbildam duram kaut kur. Vienkārši mēs ejam pa kaut kādām. Mēs vienkārši pat negriežamies ne pa labi, pa kreisi. Mēs vienkārši ejam taisni, lai neatskatītos. Pa lielam, jo tie cilvēki vienkārši piedāvāja, pakalpojums, lai mūs kaut kur aizvest uz kaut hotelu. Un mēs ejam, taisni tajā pilsētā iekšā. Pirmajā hotelī, kur bija rakstīts hotels, mēs duram iekšā un nonākam istabā bez logiem, kur knapi ventilators kustās un esam kaut kādā vienā vietā. Labi, bet tas bija tas Amritsārs pirmā diena, pirmais iespējas, es vēl projām ļoti spēcīgi atceros to visu, pirmkārt smakas, kas sitās degunā, un tā pilsēta, starp citu, ir pazīstama ar zelta templi, tas ir tas galvenais, tas skaistuma objekts, vispārējais ir graustu rajoni, un viss ir ļoti, ļoti šausmīgi izstās. Zelta templis vienīgais skaisties, kas tur ir, mēs viņā arī, protams, arī neiegājām. Nopietni, vienīgā vieta, kas skaistā ir. Un kāpēc jūs neiegājat, ja jūs par garīgām tēmām interesējāties un tur bija templis? Nezinu, tur bija, tas bija tik sen, 23 gadu apakaļ, bet tur laikam bija kaut kas ar dienām saistīts, vai pirmdienā nestrādā, vai tur otrdienā kaut kur, kaut kādi ierobežojumi, vienmēr sakot. Un tad mēs, ja nemaldos, mēs ar autobusu sākām mūsu ceļojumu uz Delī laikam. Man jau tagad bišķiņ jūg tie braucieni visu kopā, bet pēc Delī mēs lēnā virzienā devāmies to, ko mums Elīte Drāki ieteica uz to ašramu, kas atrodās Himalaju pakājē, blakus tādai Haldvānī pilsētai. Un tur bija arī droši vien viskaut kādi piedzīvojumi un dezinfekcijas. Mēs visu laiku dezinficējām sevi ar alkoholu. Es nedaudz tevi apturēšu, bet Pakistānas robeža, tur, kur jūs izkāpāt, kur vēl ir Delī, kur vēl ir Himalaja augšā pāri Indijai, tas ir drausmīgs gabals, kā jūs tur nokļuvāt. Es to jautāju, tāpēc, ka es esmu bijis 2 reizes Indijā, un tā kā pa ļoti jau pārbaudīt maršrutu tur un atpakaļ. Bet kā tas ir, ka tu atbrauc uz to Indiju neko nezinot, turklāt vēl 20 gadus atpakaļ, un tev tagad ir jātiek pa diagonāli pāri Indijai. Kā jūs ceļojāt? Kā tas bija? Ja nemaldos, mēs ceļojām ar autobusu. Un bija arī sabiedriskie autobusi. Sabiedriskais autobus nozīmē to, ka tev principā autobusā nav gaisa kondicionētājs, ir logi visi vaļā. Un Indijā ir ļoti, ļoti putekļains. Tas nozīmē, ka tu vienkārši, ja tu 10-12 stundas brauc ar sabiedrisko, tas nozīmē, ka tavas plaušas ir vienkārši izgāstu putekļu. Mati vēl jau vairāk. Tur vienkārši, kad mēs mazgājam to galvu, kad 14 reizes, lai vismaz dabūtu viņu kaut cik tīru. Lūk, tas ir tas galvenais, tā galvenās tās atziņas, kas mums bija. Protams, es neatceros tur super lielas detaļas, bet mēs vienmēr, kad mēs Delī bijām kaut kādos pirmajos posmos, mēs braucām tādu tirgu, kas saucās Paharganj. Un tajā tirgu tur bija arī visādi hoteļi, un tur ir tie cilvēki, kas brauc uz klosteriem, viņi kā parasti iebrauc tur tajā tirgu, nopērk vietējās lietas, un tur vīrakus un kaut kāds grāmatas varbūt, un tad viņi tālāk dodās vainu uz vilcienu stāciju Delī, kur ir tur vairākas, man liekas, vēl projām ir tāds North Delī stacija, un kaut kāda bija vēl tur citas stacijas, neatceros. Un tad brauc tālāk ar vilcieniem. Mēs, man liekas, ka braucām uz to Haldvānī pilsētu. Haldvānī tas jau ir tuvāk jau virzienā uz to klosteru, kur mums bija jānonāk.
Mēs tad Delī iekāpām vilcienā, mēs nopirkām, ja nemaldos, man tiešām, ziniet, es esmu bijis Indijā, 50 plus reizes, man bišķiņ jūg kaut kā tie piedzīvojumi, bet kopā ar Dzintaru, kad mēs braucām, tad bija viens tas gadījums, kad mēs braucām, netīšām nopirkām 3. klasē biļeti, pēc, ka pa lēto likās, mēs nezinām, kas ir 3. klase, un tā ir sabiedriskā klase, un tur ir, mums tagad jākāp ārā bija Delī, mēs kā braucām kaut kādā situācijā uz Delī, un mēs nevarējām vienkārši, mēs vienkārši skatām latviešu pieklājīgi rindā, lai izkāpt ārā, apstājās vilciens, un vienkārši masa nāk iekšā tajā vilcienā, un mēs netiekam ārā vairāk. Un mēs ar Dzintaru tā saskatāmies, Dzintars mums ir garš, viņam tur 1,88 m, 1,90 m, un viņš vienkārši ar spēku lauzās cauri tur tiem cilvēkiem. Tā, ka mēs kā tādā amerikāņu futbola spēlē, un bišķiņ tāda sajūta, ka tev jāaiziet cauri džungļiem, lai tu tiktu ārā. Bet viņi kaut kā vai sakļāvās vai pakļāvās tie vietējo, un mēs tikām ārā no tā vilciena. Bet ja būtu dāmas, es domāju, ka netikt vienkārši iespiest iekšā, un jums būtu jābrauc kaut kur tālāk. Vienkārši tur neņemt vērā. Tāpēc vienmēr Indijā jāskatās, ja jūs tiešām gribat ar vilcienu braukt, kas ir tāds, arī 1. klasē nekāds baigais luksus tur nav. Un tad ir jārēķinās ar visādiem brīnumiem. Un arī starp citu, ja tu ieej iekšā tagad Delī tajā stacijā, un mēs gribējām tālāk braukt arī ar vilcienu uz nākošām pilsētām, tur tā nav, ka tu vari iet pie jebkuras biļešu kases. Tur ir international biļešu kases, kas atrodas 2. stāvā, tur pa labi 2 soļi, pa kreisi 3 soļi, un tur ir tikai viens mazs kabinetiņš, un tur tikai baltie drīkst pirkt, to laiku. Pagad, tā kā tu nevari pirkt biļeti jebkur? Tas ir tā kā nevis izdalīts, uz kurieni tu brauc, nevis tas galdiņš ir uz Agru, tas galdiņš ir uz turieni, bet kurš nāk pie manis. Bet tas ir saistīts varbūt ar valodu, bet Indijā jau diezgan to angļu valodu, ne? Nē, tas ir, ja godīgi, es tā domāju, ka tas ir saistīts dēļ tā, lai nebūtu rietumniekiem visādi misunderstandings, lai nebūtu pārpratumi, kur tev runā normāli angļu valodā, tev precīzi paprasa, kur viņi tev saka, nē, jums jākāpj ir nevis 3. klasē, bet 1. klasē, jūs negribat braukt 3. klasē. Patiesībā tas bija labi. Tas ir forši, kad International tāds ticket office tur bija tajā dzelzceļa stacijā. Un tad jau mēs pirmajā reizē tur tā kā iemanījāmies, un iemanījāmies arī to, ka, ja tev stacijā meklējot savu peronu ir mērkaķi pa vidu, kad nevajag ar viņiem spēlēties, vienkārši viņi tev bruks virsū. Jūs pārbaudījāt? Dzintars pārbaudīja, jā. Man liekas, es pat noķēru fotogrāfijā, kad viņam jau tūlītās jau bruks virsū krāgā kaut kāds mankijs. Jā, un, protams, kad ir perons jāatrod, jāprasa, visu laiku vietējiem jāprasa. Visu laiku ir, kuri tās. Perons, atnāc uz peronu, vēl 3 drošības pēc paprast cilvēkiem, vai šis brauks uz to virzienu. Un tad tu esi pilnībā droši, kur kāpt iekšā. Bet viņi ir tādi ieinteresēti palīdzēt, jā? Tad, vai viņi var arī mierīgi saflētēt tev kaut ko? Nē, tie parastie iedzīvotāji, kas tiešām stāv un gaida vilcienu kopā ar tevi, viņi atbildēs, un viņi ļoti laipni un viss kārtībā. Tur, kur var tevi apčakarēt, ir tajā mirklī, kad tu esi ieradies pilsētā kaut kādā jaunā izej ārā, tagad ārā no stacijas vai no lidostas kaut kur, un tad tev aplīp apkārt visādi labvēļi, kas piedāvā tev vai takšus vai piedāvā hoteļus, un ja tev nav informācija vai zināšanas par to tēmu, tad tu, protams, arī piekritīs, un lai viņš tev kaut kur ved. Jo, piemēram, tagad ir jautājums, mums ar tevi, mēs arī tevi bijām Indijā, vai ne? Pēdējais brauciens bija precīzi tieši tāda pati situācija. Mums vienkārši vajag vienu nakti pārlaist Delī, un mums ir kaut kāds jau nobukots hotelis, it kā nobukots, un tad mēs braucam ar taksi, un taksis saka, nē, mums ir baigi labais, viens tur super labi izremontēts, un kas tur. Un noreklamēju, un mēs noticējām. Un tas iemesls bija tāds, kad patiesībā tā bija mana kļūda, ka es biju nobukojis hoteli. Jā, tu biji, mums sveda, man liekas, bija tā, ka viņš mūs sveda uz to tavu nobukoto hoteli, un viņš,
Un viņš saka, ka jūs negribat uz to hotelu. Mēs redzam, kāpēc. Mums jau liekas, kā mēs nobukojām. Viņš te mēģina mums kaut ko iesmērēt. Un tad viņš saka, tāpēc, ka šis ir sarkano lukturu rajons. Un tajā brīdī mēs sākām domāt, ka varbūt piekrista. Jā, taisnība bija tā, jā. Un tad mēs teicām, ok, labi, sarkano lukturu rajonā mēs laikam negribēsim Delī palikt. Un tad viņš saka, man ir super viens alternatīvais variants, tur es vedu visus savus viesus. Viņš mūs aizved uz kaut kādu hoteli, kur pa nakti guļot mums bija blusu vienkārši uzbrukums. Un žurkas bija, un mums piedāvāja brīnišķīgu, fantastisku istabiņu par 3000 rūpijām, deluxe, bez logiem, pirmajā stāvā, kur vienkārši, šausmas. Tas bija vienkārši murgs, un tā jau nebija man pirmā reize. Mēs bijām pirms 2 gadiem tajā Delī, un vienalga labticīgi piekritām vietējiem taksistam mūs aizvest uz kādu labu glaunu hotelu. Lūk, tā kā tās pārsvarā tās situācijas, kurās var ritīgi iekulties, ir taksistu ieteikumi, es teiktu tā droši vien, un rikšu vadītāju ieteikumi. Līdz ar to tos hoteļus ir jāskatās tiešām pirms tam jau laicīgi. Protams, es arī skatījos to sarkanā lukturu hoteli, bet es nezināju, ka tas sarkanais lukturs ir, kur neviens jau hotels neraksta, kad mēs atrodamies tādā rajonā. Bet mēs jau uz viņu neaizbraucām. Īstenībā mēs nezinām. Viņš varēja mums vienkārši to pateikt, un mēs no tā nobijāmies. Bet labi, atgriežamies tālāk. Tu esi ticis līdz Haldvānī ar vilcienu kopā ar Dzintaru. Kas notiek tālāk? Jā, man liekas, ka mēs tiešām ar vilcienu braucām toreiz tajā pirmajā reizē. Un tad jau mums bija kaut kāda mazā pieredzīta par tām klasēm vilcienos. Mēs tad braucām normāli pirmajā klasē jau no Delī uz to Haldvānī. Brauciens, ja nemaldos, 7-8 stundas, bet samērā civilizēti ar ventilatoriem un tā. Tas bija 2020, kāds tur 2002. Jā, tas 2002. gads apmēram, vai 2003. gads. Un tad mēs ierodamies tajā Haldvānī, un mums ir tālāk ir elites drāgs norāds, ka jādodas ir uz tādu ašramu, kas saucās Čilienola. Un mēs paskatāmies, kad mēs visu laiku esam ceļojuši garu un ap to Delī un arī no tās Amricāras pa tādām plakanām vietām, bez kalniem. Un tagad pie Haldvānī mēs redzam, ka sāk parādīties pirmie kalni. Mēs paskatāmies kartē, un Haldvānī atrodas tieši tur, kur sākās Himalaya, kur sākās serpentīni, kur sākās nopietnie kalni. Un tālāk mēs uzzinājām, ka mums ir vienkārši, lai mēs nokļūtu uz Čilienolu, mums jāņem cits taksis, un tur citu variantu īsti laikam arī nebija. Un mēs braucām ar taksi džips, tur nokaulējām cenas, protams, ka mēs tur sākumā mācoties tās cenas, visu laiku tur rādījām visādas sejas un mācījāmies, un tā viss bija izglītība. Un tikām līdz tai Čilienolai. Kas ir Čilienola? Tad Čilienola ir ašrams. Es tagad stāstu to, ko mēs uzzinājām pēc tam. Protams, ka mēs tagad ierodoties, mēs vispār nezinām, ko nozīmē ašrams un lielas acis, vispār kāda tā sistēma ir. Bet tad mēs uzzinājām pēc tam, ka Čilienola ašrams, ko ir uzbūvējis, ir tāds kungs Muni Radži, un viņš ir Babaģī sekotājs, ļoti spēcīgs cilvēks, un tas ir Babaģī ašrams. Tas ir Babaģī lielais skolotājs Maha avatārs. Skolotājs Babaģī. Un Babaģīs bijis ir savā iemiesojumā ķermenī līdz 83. gadam. Es tagad negribu sameloties, no kura gada sākot, bet pieļauju no 68. no 70. kaut kur tad ap to laiku. Viņš tika atrasts alā, meditatīvā stāvoklī, meditējot, 16-gadīgā indiešu paskata puiša ķermenis. Ir tas, kas kā ir Babaģī ap tiem 70 gadiem tika atklāts, atrasts. Un to var redzēt arī bildēs, kad ir viņš fotografēts jauns puisis, meditējot ar tādiem netīri pinkainu matiem un vienkārši absolūti tāds
tā kā tīrības tāds iemiesojums. Ļoti, ļoti skaists, iedvesmojošs skats. Nu, labi, es tagad aizgāju pie Babadži, varbūt, bet labi, mēs tagad esam ieradušies Čilienolā, un mums ir āda istabiņa, un tas ašrams ir tādā kvadrāta veida divstāvīga mājas arhitektūras forma, kur iekšā ir pagalms, visur ir Babadži bildes uzīmētas uz sienām, un tur dzīvo skolnieki, adepti, turisti, kā mēs atzīmēm šajā gadījumā, cilvēki, kas dzīvo tur gadiem ilgi. Nezinu, kāpēc bija dīvaini. Mums sākumā mēs redzam, ka tur diezgan daudz eiropiešu, tādi vecāka gadagājuma eiropieši tajā ašramā klosterī. Mums iedod vienu mazu istabiņu ar 2 gultām. Mums jāpiereģistrējās. Protams, Indijā vienmēr visur ir jāreģistrējās. Tur tā birokrātija ļoti augsta. Jā, tad mēs uzzinām dienas plānu, kā ašramā ikdienā noteiktas dienas plāns, kad vienmēr ir rītā vakarā ir dziedāšanas, kas Indijā saucās ārtī, tātad svēto rakstu dziedāšanas lietas, kas notiek templī, blakus tai kvadrāta veida tām, kopuškas, kopmītnes, palielam tās ir kā kopmītnes, klostera kopmītnes, atrodas templis. Templis ir no balta marmora, ļoti skaista marmora celtne ar tādu 3 stūra būvi, kura ļoti, ļoti nedaudz pat atgādina kaut kādā ziņā kristīgās baznīcas, bet nedaudz tādā mazākā izmērā. Jā, tu man arī esi aizvedis uz Čilienolu, bet man liekas, ka ļoti svarīgi pieminēt, ka Čilienola atrodas diezgan augstu kalnos, un no tā tempļa izejot ārā var redzēt Tibetas augstienes un Nepālu, jā, var redzēt Nepālu, atvainojos. Jā, Nepālu un tādus ļoti iespaidīgu kalnu virsotnes. Skaidrā laikā mākoņos, protams, tas paslēpjas. Bet tas skats ir tāds, kad, ja jūs iedomājaties to, un tad jūs iedomājaties to templi, ko vēstures tikko aprakstīja, tāda ir tā noskaņa tur esot. Jā, tos Nepāles kalnu grēdus, kurus var redzēt no tā Čilienolā, ir 8-kilometrīgie kalni. Tas ļoti liels attālums savā ziņā ir, bet tā sajūta, ka tu gribi pastīties tiem 8 km kalni, ka tev reāli ir jāpiepaceļ galva augšā. Viņi ir tik augstu, kaut gan viņi ļoti tālu atrodas sniegotās grēdas. Pati Čilienolā, tas ir 2002. 2003. gadā supermazs ciematiņš ar pārsimts mazām būdelēm, kas ir izkaisītas pa kalna ielajām, jo mēs atrodamies kalnā. Čilienolā ir nevis sniegotie kalni, bet mērenie. Tāds ir ļoti silts klimats, un tur pārsvarā nekad arī sniegs tajā Čilienolā, bet visi kalnos, visi ir serpentīnos. Lai nokļūt Čilienolā, jābrauc ir no tā Haldvānija lielās pilsētas, ir 3 stundas ar tāks tikai pa serpentīniem. Ļoti grūts izaicinājums, ja godīgi. Un tur ir tas templis, tā kā principā, un vēl ir 3. ēku sistēma, kas atrodas blakām, ir slimnīca. Un tā ir Čilienolas slimnīca 2002. gadā, kur ir visi vietējie cilvēki brauc ārstēties. Tur viņiem ir gan zobārstniecības kabinets, kuras jums, dārgie klausītāji, nekad nenovēlu nokļūt, jo viņi reāli vēl ārā savus visus instrumentus no metāla atvilknēm bez nekādas sterilizācijas, vienkārši atveries, tas bija traki. Kā tu tā zini? Tu pamēģināji, ja tu tik detalizēti? Nē, tur durvis vienkārši vaļā, tu vienkārši skaties, ko viņi tur dara iekšā. Ak, nē. Labi, bet varbūt kaut kas ir mainījies. Domā, viņi joprojām neaizraujas ar higienu. Nē, es tagad nedaudz tādu vēsturisku ieskatu, protams, par to, kā tas bija pirms tiem 23 gadiem. Jā, un ļoti, ļoti daudz cilvēku brauc uz to slimnīcu ar kataraktām. Tad ir vecu gada gājumu cilvēkiem, ir akluma kaut kādas pazīmes, un vienkārši viņiem ir jāveic ir kaut kādas tās acu procedūras, lai viņi vispār varētu redzēt. Un tas man pārsteidz, vienkārši viņi dominējuši redzēt tikai tādus tos cilvēkus.
Lūk, bet tā slimnīca ir ritīgi tāda mūsdienīga ēka, tas nav šķūnis, tur 4 stāvi vai pat 5 stāvi uzbūvēti tādā kalna grēdas maliņā, un tas ašrams turpat, burtiski tiešām blakām, un tas templis arī turpat blakām. Tā kā viss šī māju sistēma arī veido to, ko mēs saucam par Čilienolas ašramu. Un tad mēs dzīvojam, mēs ejam tur padziedāt, tur ir super biblioteka, starp citu, tas ir brīnišķīgi. Ko padziedāt? Ko jūs ejat padziedāt? Jā, ārtī, tas ir tās, mēs ejam dziedāt tās dziesmas, kuras Babaģī laikā, kad viņš vēl bija ķermenī, tad viņš izstrādāja to ārtī plānu, kuras dziesmas jādzied kādā secībā, un tad tā ir tā atcerēšanās, Dieva atcerēšanās. Katru rītu, katru vakaru tev jādomā ir par Dievu, pa dienu strādā. Tā ir tā filozofija. Karma joga, ja precīzāk sakot. Tu man prasi, kas ir karma joga? Jā. Karma joga ir tāds arī Babaģī tāds viens no lielajiem uzstādījumiem. Tā ir joga, kuru tu veic strādājot, darot darbu. Bet šeit mums nācās arī ar dzintaru palauzīt galvas, lai nepārinterpretētu, ko vispār nozīmē karma joga, jo mēs ļoti aktīvi gribējām izzināt un lasīt grāmatas, un mēs visiem vietējiem teicām, ka tā arī ir karma joga lasīt grāmatas. Bet beigās īstā karma joga, kā viņa izpaužās, tā tiešām ir fiziska aktivitāte. Tas ir fizisks darbs, slaucīšana, tolešu mazgāšana, grīdu mazgāšana, paklāja klapēšana, mūrēšana, krāsošana un tā tālāk, bet ar ļoti svarīgu priekšnoteikumu, ka tu to dari kopā ar džapu. Džapa ir mantru skaitīšana. Ja precīzāk sakot, vai tā ir Om Namah Shivaya mantra, kas ir Babaģī sistēmas galvenā mantra, kas tulkojumā ir es ticu Dievam, es paļaujos uz Dievu, es esmu Dievā. Tas ir arī vārda. Mantra vispār ir Dieva vārds, jebkura mantra, kuru mēs zinām, ir Dieva vārds. Vai arī tā ir garās kaut kādas mantras, Om Ganganapatiye Namaha, kaut vai tā, tas arī ir Dieva vārds. Un tas veids, kā mēs pieminam Dievu, ir saukt Dievu vārdā. Un dažādās tās Dieva izpausmēs arī mēs piemeklējam dažādas mantras, jeb dažādus Dievu vārdus, lai mēs varētu nedaudz uzķert to dievišķo frekvenci dažādās izpausmēs. Dažas no tām dievišķām frekvencām ir aizsargājošas, dažas ir tieši veselību veicinošas un tā tālāk, un laimi veicinošas, labklājību veicinošas. Varbūt tu varētu ieteikt kādu, kuru tu zini mantru, kādu tādu pozitīvāku, jo ļoti daudz cilvēku patiesībā mēdz klausīties mantras, bet nezinot to nozīmi. Varbūt tu vari pateikt, kurus tiešām būtu forši, un varbūt arī, ja tu vari kādu, kuru varbūt nevajag katru dienu skandēt. Mantras var būt ļoti īsas, ļoti garas, vajag sākt ar kaut ko vienkāršu. Om Namah Shivaya ir ļoti skaista, ļoti spēcīga mantra. Es arī to cenšos katru dienu kaut vai vienu malu izskaitīt. Mala tas nozīmē 108 reizes. Mala nozīmē, tagad gribēju izskaidrot vienu indiešu terminu ar otru, mala ir rudrakša. Lai tas jums neko laikam nenozīmē? Mala, es teiktu, ka mala ir kā krellītes. Es viņas arī atvedu tā pavairāk no Indijas pēdējo reizi. Mala ir tāda krellītes, kur ir savērts 108, parasti 108, mēdz būt arī uz pusi mazāk 54, bet biežāk 108 lodītes. Tā var būt rudrakšas, kas ir no rudrakšas koka sēklām, tādas brūnas sēkliņas, tā ir vispopulārākā, dažādu izmēru tās sēklas varbūt, bet viņas var būt arī no akmens, no kristāliem, no visādiem materiāliem. Un tad vienkārši viņas izmanto vienkārši tāpēc, ka tur tās 108 lodītes skaita 108 reizes standartā to mantru. Ja vēl tur kaut kāda specifiska norādība no skolotājiem nav dota, ka varbūt ir kaut kā citādāk jādara, bet parasti 108 reizes, jā, tā ir mala. Jā, tad Om Namah Shivaya, tā ir ļoti spēcīga mantra. Om Ganganapatiye Namaha ir aizsargājošā mantra. Tātad darbs ar mantrām nozīmē, ka mantrai ir sava vibrācija, jeb sava frekvence. Tāpat tās kā arī vārdiem ir sava vibrācija vai frekvence, arī latviešu vārdiem, jebkuram vārdam ir sava vibrācija vai frekvence, bet Dieva vārdam
ir transformējoša frekvence. Tāpēc tas ir Dieva vārds. Ja? Nu, lūk, tāpēc tas nenozīmē, ja mēs teiksim tur Om Coca-Cola Namaha, ja, tad mēs uzreiz sāksim burbuļot un pārvērsties par melnu kolas pudelīti kaut vai. Ja? Tad ir katram vārdam ir sava frekvence. Un starp citu runāt par vārdiem, nedaudz man tagad runas skola ieslēdzās arī negatīvi noskaņotiem vārdiem, lamu vārdiem arī ir sava konotācija, jeb sava frekvence, un tāpēc arī nav ieteicams lietot lamu vārdus savā ikdienā. Jāmēģina ir iztikt bez, jo tādā veidā mēs mainam arī to telpu ap sevi. Starp citu gribēju pieminēt, es neatceros vairs, kas man to teica, un kur es to dzirdēju, bet es esmu dzirdējusi, ka lamu vārdi, vismaz tur bija runa par krievu valodu, bet es vispār nešaubos, ka tas var būt visās valodās, ka lamu vārdi kādreiz ir bijuši lāsti. Viņš izmantoja kā lāstus, un mēs tagad mētājamies pa labi pa kreisi ar tādām lietām, un tāpēc vēl jau vairāk lūdzu nerunāt tādus vārdus. Jā, bet runājot par mantrām, par Dieva vārda atkārtošanu, kā vispār strādāt pareizi ar mantrām, tas ir ilgtermiņš, tās ir mantras atkārtošana, jo tad, kad tu atkārto to mantru, tu it kā iegriez to dzirnavu, mantras dzirnavu, un viņi atkārto nepārtraukti Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, tu it kā ej iekšā tajā vibrācijā. Man skolotāji teikuši 4 malas kā minimums, jebkurai mantrai dienā 4 malas, lai tu varētu ieiet iekšā tajā vibrācijā un ilgtermiņā sevi mainīt. Un ar mantrām vēl ir ieteikums, tad tas nedaudz pretrunīgi ir, bet tie skolotāji, kas man teica, turies pie vienas, strādā ar vienu. Un tas vārds strādā ir ļoti, ļoti būtiski šajā sistēmā, jo tas tiešām ir darbs, kā tu sevi pārveido, tās frekvences, vēlreiz mēģināšu izskaidrot. Tātad tu strādā ar vienu konkrētu mantru, jeb vienu konkrētu tādu vibrāciju, kura tev ir visnepieciešamākā. Un kā es zinu, kura man visnepieciešamākā? Es pat izvēlos, vai man kāds pasaka? Nē, tu pat tiešām to neizvēlies. Jā, to izvēlās cilvēki, kuri tevi redz. Tātad gaišredzīgie cilvēki, skolotāji, kuriem tu uzticies, kurus tu sajūti intuitīvi, ka jā, šis ir skolotājs un viņš var iedot tavu personīgo mantru. Man arī ir iedota personīgā mantra. Ar personīgām mantrām mēs nedrīkstam nevienam cilvēkam to teikt, nekad mūžā, nevienam, kāda ir tava mantra, tāpēc, ka viņi uzreiz arī zaudē kaut kādā ziņā arī to spēku. Tas ir intīmas attiecības tev ar to frekvenci, ar to vibrāciju, un tu strādā visu mūžu ar to vibrāciju. Un Muni Redži, skolotājs, ko es arī satikos, bet es tagad bišķiņ jau pārlecu savā stāstā uz priekšu. Jā, bet bišķiņ uzkavējamies pie tām mantrām, jo es zinu, jā, ka tev ir tava mantra, un tiešām es zinu, ka tu nevienam viņu nesaki, un es pat nezinu, kā izskatās malos, kurus tu skaiti, jo viņi ir tādā auduma maisiņā, un tu, kad skaiti, tad tur skaiti. Bet labi, piemēram, man nav mana personīgā mantra. Godīgi sakot, es laikam neesmu arī satikusi nevienu, vismaz es neesmu zinājusi, kurš man varētu iedot to manu mantru. Un ko tad darīt, ja man nav? Un arī varbūt daudziem citiem cilvēkiem, kas klausās, viņiem nav kam pajautāt to īpašo mantru, ko tad viņiem skaitīt. Tu pieminēji Om Namah Shivaya, kas vēl bija? Nē, es vēl to aizsardzības mantru vēl pieminēju Om Gam Ganapati Namaha, bet vajag sākt ar kaut ko vienu, un tā ir tāda garīgā turisma, viena no tādām izplatītām kaitēm, ka mēs gribam visu un daudz, un tagad bišķiņ paskaitīšu šito mantriņu, bišķiņ paskaitīšu to mantriņu. Mantru spēks un jauda rodās tajā mirklī, kad mēs ar kaut ko vienu strādājam ilgstoši. Ja tu 20 gadus strādā ar vienu mantru, tad tas ir ļoti, ļoti spēcīgi. Tas ir, tad tu attīries, tu mainies, un viss, kas ap tevi, ap to telpu arī mainās. Labi, tās ir tās, ko vajadzētu, varbūt, ja? Bet ir jau arī tādas, ko saka, ka ir bīstami skaitīt, un varbūt nevajadzētu, vai tu zini tādas?
Tāpēc, ko nozīmē bīstami? Pa lielam jau nav nekas pasaulē tāds bīstams, jo viss nav nekas cits kā vienīgi Dievs, vai ne? Kā lai tev tagad atbilst to jautājumu? Tāpēc, kad indiešu mitoloģijā un indiešu dievību sistēmā ir arī, protams, destrukciju dievības. Šī pats pēc būtības ir destruktīvais tips, kurš attīra, lai dotu iespēju, lai dotu telpu kaut kam jaunam radīties un atzimt. Tāpēc ir tādas Beirava mantras, ir Kalī mantras un ir tādas arī melnās visādas mantras, bet ar tām labāk nevajag vienkārši daudzīties un spēlēties. Labāk to darīt tikai tad, kad tu zini, kurās situācijās, un tev kāds ir izstāstījis precīzi, kurās situācijās to vajag darīt. Jo tās ir vibrācijas, un kas vienkārši var izmainīt arī dzīvi. Vienkārši tu vari mainīties. Tāpēc labāk ir strādāt ar labklājības mantrām, ar aizsardzības, ar izaugsmes, ar sarasvatī mantrām, kas ir arī tikai pozitīvā izaugsme. Un Om Namah Shivaya ir tā mantra, kur iesaka Babaji, lielais skolotājs, viņš visai pasaulē iesaka Om Namah Shivaya mantru, un tas ir drošais ceļš, tas ir ļoti, ļoti foršs ceļš. Starp citu, viena interesanta lieta, mēs tavā ceļojumā, kas notiek paralēli mūsu šām iestarpināšanām, esam tagad aizbraukuši uz to Čilienolu. Starp citu, kas man likās ļoti interesanti nonākot Čilienolā, ka visi tie vietējie, kas tur dzīvo, ašrama cilvēki un viesi, viņi nesaka hi, hello, viņi saka Om Namah Shivaya. Tevi satiek, saka Om Namah Shivaya, viņi priecājās, saka Om Namah Shivaya, viņi par kaut ko nošakējās, viņi saka Om Namah Shivaya. Tā kā man pat liekas, ka es dzirdēju intonācijā, ka arī kāds nolamājas ar Om Namah Shivaya. Bet to var nojaust pēc intonācijas, kuros mirkļos viņi to pasaka, bet tā kā visur tiek iesprausta tā mantra, visur. Jā, starp citu arī, kad ir kaut kāda neraža vai kaut kas slikts, tad uzreiz viņi to attieksmi. Om Namah Shivaya. Vienkārši tu kaut ko esi salaidis tikko grīstē. Jā. Tā kā tas, tur ir tāda vietējā kopiena, un tā tie cilvēki tur darbojās un dzīvo. Par tām mantrām mēs varam atgriezties, varbūt bišķiņ vēlāk, tā mantra tēma patiesībā ļoti, ļoti svarīga. Ļoti skaidrs un skaists veids, kā vispār ieiet iekšā tajā garīgajā attīstībā un garīgajā pasaulē, ja cilvēki to vēlās darīt. Bet labi, turpinam storytellingu, ja? Labi, tad mēs esam tagad, kur mēs esam. Mums ir pirmā diena, faktiski pirmās 2-3 dienas mēs ejam kārtīgi dziedāt, mēs ejam uz biblioteku, kas ir Ashram biblioteka, tur ir ļoti, ļoti daudz svēto rakstu, no visām pasaules reliģijām, jo Babaji kustībā ir arī islāma teksti, arī kristīgie teksti, arī viss kaut kas. Un nav tāda ļoti tāda segregācija, kas tā kā noliedz kaut ko. Ja? Un tā ir tāda vēl viena forša lieta, kas man arī pašam tajā laikā, kad man bija 22 gadi, man ļoti patika tā demokrātiskā pieeja un cita filozofija. Mēs nenoliedzam citas reliģijas. Lūk, biblioteka tur, kur mēs ar Dzintaru vienkārši pavadījām ļoti daudz laika. Un tad kaut kādā 2. dienā vai 3. dienā, žāvējot savas drēbes, mazgātās, mēs satikāmies ar kādu dāmu, vācieti, un mēs tā sākām runāt, kāda ir tava pieredze, un viņa pēkšņi paprasīja, jums par atļauju ir šeit atrasties? Un mēs tā, mēs nezinām, ka mums vajag atļauju kaut kādu jāprasa ir. Viņi saka, obligāti, jūs te nedrīkstat vispār būt bez atļaujas. Jums tagad ir jādodās, ir apakaļ uz Haldvāni, tās 3 stundas pa tiem serpentīniem. Jums tagad ir jādodās, ir pie skolotāja, pie Muniraģa, un viņš jums dos atļauju. Pagā, bet jūs jau tur neesat vairs pirmo dienu. Kuro dienu jūs jau tur esat? Un kur te jūs palikāt? Kad jums pierādīja, kur jums jāpaliek, jums neprasīja atļauju? Nē, mums neprasīja atļauju, kad mēs reģistrējāmies, mēs esam vienkārši viesi, mēs esam atbraukuši, mēs piereģistrējāmies. Un tā doma, kāpēc tā dāma teica, ka to atļauju vajag, ar vārdu atļauju viņa saprata svētību. Tāpēc tādā formālā, organizatoriskā veidā neviens
tev neprasa neko, tu vienkārši esi viesis, tu esi atbrauc, tur šeit dzīvo. Bet tad, kad viņa to pateica mums acīs skatoties, ka jums vajag atļauju un vācieti to dara, tad mēs saprotam, būs nepatikšanas. Un mēs nākamā dienā dabūjām taksi un braucām lejā. Bet tiešām ar tādām bažām, kad var arī neatļaut. Un tā vācieta, man liekas, tā arī teica, ka ir cilvēki, kuriem neļauj te vispār atrasties. Lūk. Bet, ja tas viss ir tik pieņemoši, mēs pieņemam visas reliģijas, tad kāpēc var tā citus pateikt nē? Vai tu zini iemeslus, kad pasaka nē? Jā, es arī biju, pēc vairākiem gadiem, es arī biju klāt tādā situācijā, kur neļāva doties. Bet tad vakal, es negribu lēkāt tajā stāstā, es bišķiņ atliekšu šo tagad, kur mēs esam. Mēs tagad dodamies apakaļ uz to Haldvāniju, un mums tās norādes ir ļoti, ļoti tādas aptuvenas. Mums jāpliek mums jādodās ir pie Muniraģa, tad tas ir skolotājs. Mēs neko vispār nezinām, kas ir Muniraģa un kas tā tālāk. Zili vārti būšot kaut kur. Un tad mēs atbraucam uz to Haldvāniju, prasam, kur ir Muniraģa māja. Tur diezgan ātri patiesībā mums zināja tās norādes pateikt. Un mēs iekāpjam rikšā, tas cilvēks, kas zina, kur atrodas tie zilie vārti, viņš pēc tam rikšas šoferim pasaka, kur jābrauc. Viņš mums aizved pie ziliem vārtiem. Mēs tagad ejam iekšā pa ziliem vārtiem. Vienkārši māja, divstāvīga māja, indiešu vai vienstāvīga laikam. Dārziņš nejau. Tur blakām ir viss kaimiņi, tur patās sabūvējuši savas mājas. Nekas īpašs, nekas tāds. Mēs ejam iekšā, un tad pie mums uzreiz pienāk tāds puisis vārdā Muna. Un viņš saka, sveicināti, viņš ļoti, ļoti laipns, un viņš tā kā paņem mūsu somas, kad lūdzu jūs somas šeit, viņš parāda apsēžaties lūdzu šeit, visu vēlties teju, un mēs sakām, jā, labprāt, mēs esam 2 viena dzinteni, mēs apsēžamies tajā vietā, neviens vēl nav, Mūna mums atnes garšīgu čai, super saldo, indiešu melno tēju, un kur tikai tādu vien tur ir visu laiku uz vietu, visur apkārt. Un mēs vienkārši sēžam un nerunājam. Jo ir kaut kāds miers un putniņu čivina, un tur tāds smugs dārziņš ir pie tā Muniraģa mājās. Un tad nāk Muniraģa. Muniraģa ir tāda neliela auguma, vecs kungs. Tajā laikā viņam jau bija 74 gadi apmēram jau, viņš šļūkājušam kājām. Bet pirms pieceļamies, mums ir noinstruēts, ka mums ir obligāti jāpaklanās pie viņa kājām, kas mums kā baltādainajiem rietumniekiem liekas, ak, mans dievs, bet labi, mēs saprotam, ka mums tas jādara. Un mēs paklanamies, cik veikli, ja to mākam, bet tas sanāk neveikli. Jo mēs nemākam vienkārši to darīt. Un tad mēs stāvam kājās, un Muniraģis paskatās uz mums un saka, where are you from? Un mēs sakam, Latvija. Viņš saka, Latvija, I know Latvija. Many people from Latvia come here. Tad mēs apsēžamies ar Zinteru viņam blakām, un viņš paņem avīzi. Viņš paņem avīzi tā, kā atver to avīzi tā, kad viņš mūs neredz. Tā, ka mēs arī viņu seju neredzam. Mēs esam noinstruējuši, ka Muniraģis ir askēts. Viņš ir askētu skolotājs. Viņš runā maz, un ja viņš nerunās vispār, tad tas ir pilnībā normāli. Un tagad viņš atvērs avīzi, un mēs saprotam, ka ir pilnīgs klusums jau 5 minūtes, 10 minūtes, 15 minūtes, 20 minūtes. Viņš lasa avīzi, un nekas nenotiek. Bet jūs savā starpā arī nerunājat? Nē, pilnīgs klusums. Mēs esam vienkārši kaut kādā savā pasaulē. Un es sēžu un es jūtu, kad es ieju kaut kādos stāvokļos, tādos ļoti gaisīgos, ļoti patīkamos tādos. Un es neko negribu, un man ir tik tāda pilnvērtības sajūta, un ir tik patīkama, un viss tik forši. Un Zinters vienkārši tās pastāst uz man deg tā kaklā ķēdīte. Viņš saka, man reāli deg. Es nezinu, kas notiek. Un
Mums tā teica, ka viņš tā var darīt, tas Muneričs tā var darīt, ka viņš paņems to avīzi un atvērs un vienkārši visu kaut kādu brīnumu var būt. Un viņš pēkšņi paņem avīzi, noliek vietā. Un, vēl pirms viņš avīzi noliek vietā, es redzu, ka viņš dīvaini lasa. Viņš tā kā, viņš nevis tā kā, viņš pāršķirst, bet viņš, tad sajūta, ka viņš aiz tās avīzes kaut ko dara. Un to es tikai pēc tam kaut kā aģidos, ka viņš reāli mūs skenēja vai tīrīja, visticamāk tīrīja. Ko nozīmē tīrīšana? Tā ir astrālā tīrīšana, tā ir, viņš mums noņem visu lieko, viņš mums attīra, nezinu, ko viņš mums attīra, bet tā sajūta, vienkārši sēžoties 20 minūtes nekustīgi, man bija vienkārši debešķīga. Es jūtos kā kaut kādā saslēgumā ar kosmosu, varbūt kaut kāds čakras tur 7. atvērās vaļā tajā laikā. Un tad viņš nolika nost to avīzi, un tad viņš mums prasīja, how long will you be here? Where you wanna go? Mēs sakam, mēs gribam uz Čilienolu. Mēs sakam. Bet varbūt pārtulkojam, jo ne visi cilvēki saprot angļu valodu. Cik ilgi jūs šeit gribat būt, kur jūs gribat doties, un mēs viņam sakam, ka mēs dzirdējām, ka mums jāpaprasa ir atļauja, mēs drīkstam palikt Čilienolā, un viņš uzreiz saka, jā, paliekat tur 7 dienas, kaut ko tam līdzīgu. Tad viņš saka, kaut ko viņš teica par otru ašramu, vai jūs esat dzirdējuši par Herakanas ašramu? Mēs sakam, nē, neko neesam dzirdējuši. Un tad viņš saka, aizbrauciet arī uz Herakanu, kaut kādu būtu forši, ka jūs varētu to izdarīt. Un tā, es neatceros, viņš kaut ko par Navratri pieminēja. Navratri ir tādi indiešu ļoti, ļoti spēcīgi svētki, kurus svin 9 dienas, par to nedaudz vēlāk, bet katrā ziņā tā pirmā saruna bija tāda. Mums ar Zintaru bija saraksts jautājumiem, ko mēs gribam prasīt tam skolotājiem. Mēs nevarējām uzdot nevienu. Jo vienkārši bija tā sajūta, ka ir nevērtīgi jautājumi. Un tie jautājumi bija par, kas ir dzīves jēga, ko man darīt tālāk, kā tā pasaule ir uzbūvēta, kas ir ļaunums, šitādā stilā. Un mēs neuzdevām, man liekas, nevienu jautājumu. Varbūt Zintars kaut ko vienu uzdeva, bet Muneričs teica, don't worry. Vienkārši liecies mierā. Vai don't think about that, vai nedomā par to. Vai arī tev tas nav jāzina. Kaut kāds tāds viņam bija tās atbildes. Un viņš teica tā, paliekat vēl Haldvānī, vēl vienu nakti. Šodien nebraucat vēlāk apakaļ uz Čilienolu. Un rīt no rīta, 6:00, esat apakaļ pie manis. Un visu mēs, un tad viņš saka, now you can go. Un tagad jūs varat iet. Un mēs dodamies uz Haldvānī, mēs baigi apgarot, mēs tur dalāmies ar savām sajūtām, kaut kas interesants, kaut kas tāds, wow, baigi foršais opītis. Un mēs dodamies, mēs paliekam pa nakti, nākamā rītā mums bija jānopērk tādi lungi, tas ir tāds apģērbs vietējais, kurus var tikai izmantot uguns rituālos. Un mēs patiesībā nezinājām, uz ko viņš mūs aicina, bet vienkārši viņš uzaicināja mūs no rīta pie sevis, mēs aizbraucam, un katru rītu Muneričs taisa uguns rituālu pie sevis mājās. Un viņš izrādās taisa ne tikai katru rītu, viņš taisa arī katru vakaru. Uguns rituāls nedrīkst taisīt vakaros, vienkārši mirstīgie. Muneričs, protams, to drīkst darīt, un tas ir saistīts ar, ka vakarā ir citas enerģijas. Vienot sakot, tur bišķi bīstamāk tā lieta ir. Bet es zinu, ka taisa vietām arī vakaros, arī Latvijā. Jā, vienkārši nevajag to darīt. Jā, man to saka skolotājs. Man ļoti racionāli izskaidroja arī. Ir citas enerģijas. No rītiem ir tīrāka, spēcīgāka enerģija. No rītiem vajag taisīt šos spēcīgos rituālus, kas uguns rituāli. Un varbūt viņi ir super spēcīgi, tie cilvēki, kas taisa vakaros, viņi kontrolē situāciju. Ja? Cerams, ka tā ir. Un tad mēs esam klāt, un tad mēs uzsienam tos lungi, un mēs apsēžamies, viņam tur blakus dārziņā ir tāda maza ugunsvietiņa, un izrādās, ka tur ir vēl eiropieši pēkšņi iebraukuši, kaut kādi vēl 3-4, un mēs esam jau apkārtam ugunim. Un tad ir Muneričs veids pirmo uguns rituālu, un tas bija mans pirmais uguns rituāls man mūžā. Bet
Tas ir te Haldvānī? Jā, tas ir Haldvānī, pie viņa mājās. Nu, protams, mēs neko nesaprotam, mēs vienkārši sēžam, meditējam un mēs tikai redzam, ka viņš uguns rituālu vada pilnīgā klusumā, viņš nevienu skaļu mantru nepasaka. Viņš pārsvarā ar gī veids kā ziedojums, ik pa laikam ar ziediem kaut kādu gī un samagrī. Samagrī ir īsu sezama, putrājumu, tāds mistrojums, tāds auglības mikslis, ko ziedo uguns rituālos vienmēr. Viņam ir tāda veca mantra grāmatiņa jau nodrupusi, kas vienkārši liecina, ka ir gadiem ilgi ir ar pirkstiem, viņš ir viņu turējis un viņš viņu pāršķirs tās lapas, kas jau ir gan izmēlnas jau un tā. Un tad ir ārtī arī uzreiz pēc uguns rituāla sako ārtī, mēs nodziedam 40-50 minūšu garu šo te dziedājumu, un mēs jau kaut ko jau bijām jau iemanījušies, jo mēs taču tomēr jau 3 dienas jau esam bijuši jau tajā Čilienolā augšā. Ko iemanījušies, vismaz izsakot, kurā lapas pusē, kas apmēram notiek, un izdziedēt, tas ir nereāli, jo arī pēc 20 gadiem es vienai dziesmai vēl joprojām vēl tur, man ir izaicinājums vēl ar viņu izdziedāt. Tā vienam pašam bez pavadījuma. Un tad ir brokastis, kas patiesībā ļoti reti Munireči, kad viņš aicina pie sevis mājā iekšā uz brokastīm. Viņš mūs uzaicināja, Zintaru, un mēs devāmies tur bija vēl pāris eiropieši. Eiropieši daudz ir Babadži ašramos, tāpēc, ka vispār tā Babadži, tā filozofija bija tāda, kad mums ir jāizplata mūsu tā filozofija arī uz Eiropu. Uz pasauli, ne tikai uz Eiropu, un tāpēc arī diezgan daudz sekotāju no Eiropas. Un ir tīpaši viņi ir palikuši no Babadži laikiem, jo tad, kad bija Babadži, bija ķermenī, bija pilns ar vācieši, itāļi. Bet kā viņi uzzināja, piemēram, par to Babadži, tie vācieši, itāļi, tā Indijā kaut kur kalnos atrada vienu čalīti, tie indieši paši droši vien arī viņu atrada, un viņi paši tur ap viņu pulcējās, un kā tā ziņa aizgājas līdz tiem eiropiešiem? Nu, droši vien, ka dažādi, gan vienkārši runas, kad ir ļoti spēcīgs skolotājs, tas arī ļoti bieži piesaista cilvēkus. Daudziem cilvēkiem, daudziem eiropiešiem bija sapņos rādījies tieši Babadži, kurus viņu aicināja pie sevis. Tur viss kaut kādi tie stāsti ir bijuši. Kas ir tur tie ticamie, to mēs nekad nepārbaudīsim un neuzzināsim. Un tad mēs esam brokastīs, ļoti, ļoti viegls brokastis. Munireģam 74, 75 gadi, viņam ir izrādās kaut kādas veselības problēmas, viņam ir nesen bijusi auto avārija, kur viņa mašīnā kāda smagā mašīna ietriekusies, viņam ir muguru problēmas. Un vai ne? Un pirmais jautājums ir, kā tu taču esi garīgais skolotājs, kāpēc tu slimo? Es tikko gribēju te prasīt, jo es domāju, ka tūlīt komentārā noteikti kāds te uzrakstīs. Jā, un kā tu neparedz, ka tev mašīnā ieskries smagā mašīna un tev satraumēs. Un mēs arī prasījām tieši šo pašu jautājumu arī ļoti daudziem cilvēkiem, gan ašramā, gan visur, kur apkārt. Un tās atbildes principā bija virzījās un grozījās ap to, ka viņi tādā veidā uzņem uz sevi citu cilvēku kārmu. Tad, kad skolotājs tevi tīra, kaut kur tam jāpaliek ir. Un viņš tā kā putekļu sūcējs kaut kādā veidā caur sevi to ņem. Un viņi netīra skolotāji tikai tos cilvēkus, kas pie viņiem ir blakām, vai ka kas ir ašramā, ļoti spēcīgi skolotāji tīra arī valstu kārmas, zemes cilvēku iedzīvotāju kārmas, un tas nepazūd. Enerģijas nezūdamības likums vienalga. Kā tur ar to transformēšanu? Es esmu dzirdējis vienkārši arī no citiem viesiem par to, ka īstam tīram skolotājiem viņš viņu nepaņem sevi, viņš tā paņem, bet viņš viņu notransformē, līdz ar to neaizturot sevī to negāciju. Nē, esmu stāvējis klāt tajos procesos, es tik zinu, ka arī Babadži pašam arī bija bijušas kaut kādas tur kaitas un kaut kādas saslimšanas, un Munireģam bija diabēts, ja nemaldos, Munireģi ir Datatrejas iemiesojums. Un Datatreja ir? Datatreja viena no dievībām, viena no tādām arī dievībām daudz sijāina. Es tagad nemācēšu pateikt tieši, ko viņi raksturo, bet tas ir kaut kas ļoti, ļoti spēcīgs, kaut kas ļoti augsts stāvošs.
Bet ar šo faktoru, ka skolotāji slimo, skolotājiem ir visādas kaitas, es ļoti, ļoti bieži arī saskaros. Un kaut kas tur tajā visā, es vienkārši pieņēmu to kā lietu, kuru iespējams, ka man vēl tā informācija nav atnākusi, kā tas notiek un viņu līmenī, kā viņi strādā ar cilvēkiem, kā viņi palīdz mums augt un attīstīties. Un laikam man tas arī šajā mirklī nav jāuzzina. Ja? Tā kā es arī netiecos to tā kā izzināt vēl precīzāk, jo iespējams daudz lietas mēs vienkārši neesam gatavi vienkārši uzzināt. Ok, labi. Nu, jūs pabrokastojāt vēl kaut kādas, kaut kādas ar Munīreģi, ar skolotāju, kaut kāda saruna jums ir bijusi? Nu, nākošos gados, jā, protams, kad man tā pirmā tikšanās ar Munīreģu ļoti, ļoti daudz ko nozīmēja. Es kaut kā, man bija tāda sajūta, ka es satiekos ar cilvēku, kas būtu aprakstīts svētajos rakstos. Es satiekos ar pazemīgu cilvēku, ļoti vienkāršu cilvēku, bez nekādiem ego gēmiem. Tas, ka mums jāklinās viņa priekšā, tā ir Indijas kultūra, tas nav viņa pieprasījums, lai es viņam klanītos. Viņš nesēž uz kaut kāda altāra, viņš ir pazemības un pieticības iemiesojums. Un tas pēc tam laika gaitā arī izkristalizējās ar priekš manis kā viens no tādiem kritērijiem, kā atpazīt, kas ir labs skolotājs vai kas ir īsts skolotājs un kas varētu būt arī tie fake guru. Mēs ar sapcītu vienreiz arī prasījām viņam to jautājumu, kā atpazīt fake gurus, un viņi teica, tie ir tie, kuri liek jums klanīties. Tā kā, kur apvainojās, ka jūs neklanaties viņu priekšā. Tie, kas uzliek sevi uz troņiem. Jo tas tā darba ētika un visas tās lietas, ko viņš kaut kādās vecajās filmās es redzēju par Munīreģu, kur viņš jaunības dienās ir vienkārši uzņēmis ciemiņus un viesus un nesis viņu somas un darīs visu tikai, lai viņiem būtu, tiem viesiem būtu labi. Tas absolūti neegoistiskā tā visa tā darbība ļoti, ļoti atmaskojoši. Protams, ka jāpiemina, kad ir tajā svēto vīru pasaulē ir visādas variācijas. Munīreģis bija precējies, viņam ir 8 bērni, viņš jaunības dienās ir bijis uzņēmējs, ar kaut kādām loģistikas kompānijām tur darbojies. Tā nebija, ka viņš tika atrasts alā vai ka viņš tur kaut kādā veidā tur jau no mazotas, no 4 gadiem vienkārši tik to vien darīja, kā meditēja. Viņa mamma ir tibetiete vai nepāliete un tēvs ir indietis. Lūk, un tāpēc viņas seja arī izskatās nedaudz tāda tibetiski nepāliska. Tas viņa dzīves stāsts, tāds arī ir. Viņš strādāja laicīgo darbu. Viņš pelnīja naudu un jaunībā, bet, protams, ka viņš vienmēr ir bijis tajā domāšanas veidā un virzībā uz Dievu un kalpošanu kā tādu. Un tad, kad Babaģī parādījās, tad Babaģī labā roka bija Munīreģis. Labā roka lielajiem skolotājiem. Vistuvākais cilvēks, kas bija Munīreģis. Un tad tas kļuva par tādu lielu apliecinājumu arī visiem pārējiem, ka tas Munīreģis ir kaut kas ļoti, ļoti spējīgs, ļoti, ļoti spēcīgs. Man nevajag nevienu citu cilvēku, es redzēju viņu pats, es viņam biju viņam blakām, man nevajag kāds mani pārliecina par vai pret, es vienkārši pieredzēju kaut ko tādu, kas pilnībā raisīja manu uzticību un tās 10 reizes, ar kurām es vēl ar viņu satikos, arī pēc tās pirmās reizes, man pilnībā tikai to vien apliecināja, kad tas ir tas cilvēks, kuram es labprāt sekotu, es klausītos, ko viņš saka. Kaut gan viņš runās supermaz, viņš tikai un vienīgi ar savu kaut kādu attieksmi norādēm
uzdevumiem kaut kādiem, var tā kā virzīt cilvēkus uz priekšu. Un katra mazākā replika, ko viņš man teica, man joprojām ir tā kā ieskrāpēta galvā. Un vienreiz mēs viņam paprasījām, kas ir Dievs. Jā, un viņš teica, nav nekas, kas nav Dievs. Un tas kaut kādā ziņā tik labi sakārto pilnīgi visu. Tas nozīmē, ka tu esi Dievs, jebkurš cilvēks, kas ir cietumā, ir Dievs. Nav nekas, kas nav Dievs. Un, man liekas, ļoti tā urbjoši. Vai latviski tas precīzāk nebūtu, ka jebkurā būtnē ir dievišķais? Varbūt, jo, ja mēs pasakām Dievs, tad mēs uzreiz ieraugam kaut kādu figūru vai tēlu. Vai tu tomēr paliec pie Dievs? Nē, jebkurā būtnē dievišķais nozīmē uzreiz, kad mēs tā kā paredzam, kad ir iemiesošanās apstāklis kaut kāds. Augā ir gariņš. Nē, man tieši izklausies otrādi, tāpēc es sāku par to diskutēt. Tieši tā kā paskat Dievs, tad man ir sajūta, ka tur ir iemiesojies kaut kas, bet kaut kāda dievišķā, kaut kāda daļa vai kaut kāds dievišķums. Tāpēc. Nu, redz, kā, man tas izklausās, ka tomēr mēs mēģinām kaut kā dualistiski to visu izskaidrot. Ir kaut kas arī, kas nav, vai ne? Ir kaut kādas izpausmes, kas tomēr nav dievišķas, bet to, ko Muniraģu, tā būtība, ko viņš teica, ka nav nekas, kas nav Dievs. Nu, ka tas ir caurstrāvojoši, vispārīgi un bez argumentiem, bez dualitātes. Nu jā, par to ir tas stāsts. Jā, nu vēl kaut kādas tādas es vienmēr sakoties pēc tam braucu uz Indiju 2 reizes gadā un vienmēr gribēju satikties ar Muniraģu un vienmēr braucu sākumā pie viņa, tad es sāku braukt uz Navaratri svētkiem Indijā. Navaratri svētki ir 9 dienu. Jā, es tev apturēšu nedaudz par Navaratri, varbūt parunājam citu reizi? Labi, par Navaratri citreiz. Vienmēr sakot, tie tā diezgan nopietni svētki. Un katru reizi ar Muniraģu tiekoties, katru reizi ar viņu iedarbojoties, brokastojot, esot pie viņu uz uguns rituāliem, bija kaut kādas jaunas atklāsmes. Viņš ir ar laiku palika arvien vājāks un jā, kā pa 80 gadi, kad viņam bija, viņš jau nedevās vairāk uz Herakanu, man liekas, vai tomēr viņš uz pēdējiem arī brauc uz to Herakanu. Nu, viņš uz to Herakanu grūti tur nokļūt, tur viss kaut kāds tur tāds sarežģītības. Un tā. Nu, viena tāda epizode, kas man ļoti iespēdās, kad viņš Navaratri svētkos liek tādu čandenu uz pieres. Čandens nozīmē tādas dzeltenas svītras, kuras tev 3 lielas svītras tev uzliek uz pieres, lai tu sagatavotu tev dienai, lai noņemtu visu lieko. Un tur vienmēr ir garas rindas, ja Muniraģis liek to čandenu, visi baigi grūstās un stumdās, visiem vajag to garīgo egoismu apmierināt. Un tad es nonāku, paldies Dievam, līdz tai savai kārtai, un es tā kā nolieku savu galvu viņam uz tā kā klēpī, jo tā ir ērtāk vienkārši uzzīmēt, tā viss dara. Un viņš kaut ko nelaiž man vaļā, viņš tā kā kaut ko dara to man galvu, es jūtu. Tur jau parasti ir vienkārši tā ar viens vēziens šņik, ka tur uztaisa, paņem ar zeltnes pirkstiņu tev sarkano, to kumkumu uzliek un pēc tam arī īsi uzliek. Un tas ir 3 tādas aktīvas, ātras darbības un nekas vairāk. Un viņš tā uztaisa to pirmo to zelteno, un viņš tā kā liekas, ka viņš nevar man to galvu tā kā iegrozīt. Viņš grib kaut kā pagriezt man to galvu, viņš ar abām rokām un griez tā, un es tā kā, labi, es pieliekšos. Nē, viņam kaut kā savādāk vajag pieliekt to. Es vēl kaut kā tur pieliecos. Un viņš reāli kaut kāds 10 sekundes, man liekas, visu laiku tur ņemās ap to manu galvu. Pēc tam uzliek to sarkanu, uzliek to rīsi, un tad es eju projām. Es izēju ārā no tā tempļa, un vienkārši es saprotu, ak, Dievs, kas notiek. Man kaut kāds saslēgums, pilnīgi vaļā, viss ir vaļā. Es vienkārši visu jūtu, es visus tā kā redzu, visu saprotu. Man ir pilnīgi svētlaime iekšā, man ir prieks, man ir tā kā kaut kas ir atvērts. To nevar izskaidrot vārdos, bet tā ir tāda dievišķās klātbūtnes kaut kāda sajūta.
Es tagad, protams, gadus pēc tam analizējot to situāciju un domājot par to, ko viņš darīja, un pēc tam, protams, daudz arī praktizējot arī citādās vietās, man liekas, ka varbūt arī viņš vienkārši atvēra kaut ko, kas man tika ar augšām aizvērts. Es nezinu, kaut kādu čakru vai piekļuvu kaut kādam kanālam viņš varbūt viņu atvēra vaļā, jo, protams, ka mēs ar savām darbībām, karmiski nepareizām darbībām bieži vien iebraucam auzās. Un tāpēc ir vajadzīgs skolotājs, kas to var izdarīt. Un man tā sajūta turpinājās 2 nedēļas. 2 nedēļas. Katru dienu. Un es sapratu, ka tas sākās tajā rītā. Es sapratu, ka tā ķimerēšanās ap to galvu bija tas iemesls, tas bija tas impulss. Un tad pēc nedēļām viņš sāka pazust, mazināties un izbeidzās. Bet pazust, mazināties un izbeigties, tas tāpēc, ka varbūt atgriezies pie kaut kādām savām ierastajām darbībām vai lietām, vai sadzīves, atgriezies Latvijā, vai tāds varētu būt? Jā, tā tas var būt. Un mēs ļoti ātri sasmērējamies. Mēs sasmērējamies ne tikai ar vidi, kurā mēs esam, ar cilvēkiem, ar ko mēs komunicējam, ar domām, kuras mēs domājam. Tur ir tik viegli sasmērēties. Vienkārši ļoti, ļoti viegli. Un es negribu arī teikt, ka ir ašrams, tas ir pasaules citadēla. Ašramā ir ļoti, ļoti daudz negācijas, ļoti daudz melnās teritorijas, ļoti daudz tamasiski cilvēki. Tātad melnie cilvēki. Nē, sorry, politkorekti nebija labi, es sapratu, es sevi saklausīju, sorry. Tamasiskie cilvēki, tie ir noskaņot cilvēki, bišķiņi ir tādu parazītisku tādu noslieci, tā kā iegūt, iesūkt to enerģiju sevī, lai viņi varētu turpināt, jo viņi paši nespēja radīt enerģiju. Bet, ir vēl viens cits variants. Tad, kad tu kāpini savu vibrāciju, tad tu pierodi pie tās. Un tu vari arī nejust vairāk starpību starp kā bija un kā ir. Un tas arī saistīts arī ar to, ka tās sajūtas, kā man bija pirmos 5 gadus taisot uguns rituālus, ir pilnīgi citas sajūtas nekā tagad taisot uguns rituālus. Labi, tur mēs vēl tiksim pie uguns rituāliem. Bet, jo es gribu, lai tu izstāsti tagad, jūs bijāt pie Mūnī Reģi uz brokastīm, un tad jūs braucāt atpakaļ uz to Čilionolu, jūs to atļauju dabujāt. Kas notika tālāk? Jā, mēs dabujām, protams, atļauju un kā svētību, un pēc tam mēs aizbraucām apakaļ uz to Čilionolu, un tur, protams, mums ar mantas bija tajā vietā, un tad mēs izstāstījām visu tai vācietei, kura mums lika braukt toties, un viņa teica, that is a big blessing, vienot sakot, lielā svētība, kad viņš vispār mūs uzaicināja uz brokastīm, to tikai rētiem tur aicina, un tā, protams, ka mūsu ego uzreiz augšā, mēs esam īpaši. Ja kas ar to ego game garīgajā pasaulē ir ārprātīgi izplatīta lieta. Un tā ir ļoti, ļoti bīstama lieta. Tas garīgais egoisms ir tepat blakām. Jo tie cilvēki, kas jums pasaka, Dievs, jūs esat izredzēti, jūs esat īpašie, jūs esat kaut kas, viņš uzreiz jā, un tas cilvēks iekšā. Nevis mēs ejam pazemībā un pateicībā, bet mēs ejam iekšā tajā sava tēla būvēšanā. Tā ir liela problēma garīgajā vispār teritorijā. Jebkurā teritorijā droši vien. Tāpēc, ja tu esi dziedātājs, vai tu esi aktieris, vai tu esi labs meistars, un tev stāsts, cik tu esi lielisks, tu sāc to degunu celt, gribās vai negribās. Jā, bet tajās pop pasaulē tas tā kā skatās normāli, ka tu tur cildini un tas tā superzvaigzne, tu vispār nevienu neskatās, bet tad, kad mēs runājam par garīgiem skolotājiem, kaut kādas mazās ekspektācijas ir tomēr, kad viņiem, kad viņi nebūs tā kā pāvi. Kaut gan ir super daudz tieši tādu pāveidīgo, kuri tur izsādās, tur leopardu ādās, tur ietinušies un sēž, un kuriem ir zelta rotas un viss kaut kādi tur briljanti. Protams, kad ir par šo tēmu būtu pa Ošo jāpiemina, bet mums ir tie Ošo stāsti, bet to mēs vēlāk varbūt kaut kad citreiz atklāsim par tiem 20 Rolls Royciem un visiem tiem Ošo dimantiem un visām šīm lietām. Jā, mēs tā visu laiku atliekam par šito citreiz, tāpēc, ka mēs jau sākumā patiesībā nepateicām. Viesturs būs tāds
regulārais viesis šajā podkāstā, un viņu varēs dzirdēt drusciņu vairāk varbūt nekā citus. Tu tā skaties uz mani, it kā tu to nezināji. Tu jūties pārsteigts? Nē, regulārs nozīmē izklausījās kā katrs otrais, bet tie tematiskie loki ir diezgan daudz, ko stāstīt. Varbūt tagad izklausās, ka mēs vairāk aizgājām tajā pirmā satikšanās stāstā ar garīgo skolotāju, ar Muniraģu, tad varbūt arī šī epizode būs par to vairāk. Tur ir kaut kādas tēmas, kuras mēs varam taisīt, un es arī ieteicu Šantī, ka mēs vienā mirklī, es viņu varētu intervēt, jo tas varbūt podkāstiem ir tāds foršs labs pagrieziens, kad ir, nekad nav tikai intervija, kad pēkšņi intervētāju mēs sāksim intervēt. Jā, es saņemšos, bet būs. Bet īstenībā es tā domāju, labi, bet varbūt ir kāds, kurš klausās un viņam ir jautājums man, tad jūs drīkstat uzdot to komentārā un Viesturs man var to pajautāt, varbūt. Jā, un par cik Viesturs arī būs vēl kādreiz noteikti šeit dzirdams, tad arī Viesturam var uzrakstīt jautājumu komentārā, un tad viņam būs jāatbild uz to uzgodīgi, ne? Jā, protams, varat rakstīt par tām tēmām. Lūk, jā, un tā arī tas mūsu, es īsti neatceros, kā beidzās tas mūsu pirmais brauciens uz Indiju, Dzintaru. Mēs aizbraucām laikam uz to Čilienolu, uz to Herikanu, mēs vēl nebraucām, bet mēs divi tā atgriezāmies vēlreiz Indijā, vai pēc gada, vai kaut kad tā, tad jau man sāk kaut kas saplūst, un tad mēs jau, protams, bijām gudrāki, un mēs nebraucām uz Amricaru vairāk, uz to Pakistānas robežu pilsētu, bet mēs laikam aizlidojām uz Katmandu, bišķiņ pa Nepālu paceļojām, precīzāk pa Katmandu, tur mēs iebraucām vienā budistu klosterī padzīvot kaut kādas 6-7 dienas. Budistu klosters pastāst par to. Šito, man liekas, es pat neesmu dzirdējis. Jā, mēs atradām budistu klosteri, kuru ir principā uzbūvējis Ričards Gīrs. Atrodas Katmandu pievārtē. Ričards Gīrs, jā, viņš ļoti daudz laika ir pavadījis budismā un viņam, protams, arī nopelnītās autora honorāru naudiņas ir pietiekami, lai viņš varētu sponsorēt arī budistu klosteri, un tieši tāds arī tur bija. Un to, ko es ļoti labi atceros, ko mēs darījām ar Dzintaru budistu klosterī, mēs skatījāmies pasaules čempionātu futbolā. Tur bija televīzija ar visām ekstriņām? Nē, tas bija vienkārši, pirmkārt, tur bija kaut kāds silent retreat, kaut klusēšanas retrīts. Kurā jūs skatījāties futbolu? Labi, tur bija tā, ka bija klusēšanas retrīts, kurā mēs nebijām tikai pieteikušies, tāpēc mēs nevarējām viņā būt, bet pārējās visas 20 spānietes, kuras bija atbraukušas, viņas atbrauc uz to silent retreat, kas notika tā klostera ietveros. Rītīgs budistu klosters ar milzīgu templi, ar visiem tiem zemajiem, visiem tiem dziedājumiem 4 no rīta, viņi ļoti, ļoti skaisti tas viss bija un spēcīgi. Un tas silent retreat ir tāds, ka tās spānietes vienkārši nevarot nerunāt. Viņam, kā tām spānietēm jāparunā. Es nezinu, bet izstāst, ka tu taču nezini. Es neesmu satikusi daudz spānietes. Nē, tur bija 20. Un viņām vienkārši, kad viņam otrā dienā viņas nerunā, tad viņas vienkārši sāk runāt ar un rāda ar pirkstus kaut ko vajag paņemt. Vienkārši pilnīgi izgāšanās, man liekas, no tāda retrīta. Bet labi. Par pasaules futbola čempionātu mēs te runājam, vai ne? Mēs tad Dzintaru tādu sportisku cilvēku, un tur tuvojās fināla spēle, un mēs saprotam, ka mēs reāli gribam redzēt to futbolu, to fināla spēli. Viņi sākās 1 naktī pēc vietējā Katmandu laika, un viņš sarunāja ar sargu, kas taisa lielos tempļa vārdus, kad viņam esot viņa kabūzī, būcenītī, ir maz televizoriņš, viņš mūs ielaidīs tur paskatīties. Un mēs naktī 1 slapstamies pa to budistu templi, ejam un mēs dzirdam, vēl nenonākot, ka tur otrā stāvā budistu mūki, bet tie pat nav mūki, tiem liekas ir mūku vadītāji, arī skatās fūzi. Nopietni! Es tikko man teicu, ka mēs skatāmies futbolu, protams, ko es redzu 21. gadsimta 2024. gads. Es redzu platekrānu televizoru, templī un ieslēgtu skaņu, un domāju,
kā jūs varat skatīties futbolu? Tie nabaga mūki 4 sāk jau dziedāt. Tas nozīmē, ka 3 viņi ceļās, un jūs 1 skatāties futbolu. Jā, bija tā, ka mēs dzirdam, ka tajā ofisa daļā, kur admina daļa, tā galvenā daļa, kur tie lielie mūki, tur viņi reāli skatās to pūzīti. Pēc skaņām visām. Mēs, protams, klapējamies pie tā sargas. Sargs, protams, aizmidzis. Johaidī apsolījis mums, ka mēs varēsim skatīties. Labs sargs, tāds droši viss. Rītīgi labs, drošs sargs, jā. Un mēs klapējamies, mums baigāši krobi. Mēs jau jūtam, ka spēle jau sākusies. Mēs vienkārši sadusmojamies, un mēs rītīgi sākam tās durvis raustīt vaļā. Un tad viņš tomēr ar aizmigušu seju atver. Jo acīm redzot, Viņam likās, ka mums apniks raustīt tās durvis, mēs aiziesim projām. Nē, mums neapnika. Mēs iegājām iekšā. Jūs skatījāties pie tā sarga, bet jūs negājāt akšā ar tiem lielajiem mūkiem? Varbūt, bet mēs negājām, jā. Mēs palikām pie tā sarga ļoti, ļoti mazajā, smakojošajā, mazā būcenītī un skatījāmies uz supermazā ekrāniņu pasaules čempionāta finālā. Lūk, tas bija par to Katmandu. Tas bija otrais brauciens, jā, un tad mēs tur bišķiņ paceļojām pa Nepālu, braucām ar autobusu no Nepālas. Pagaidām, bet kas no tā garīguma tajā templī? Mēs tikai par futbolu parunājām, tikko tajā tibetiešu. Viņš ir savādāks. Redz, tas nav tā kā ašrams Indijā, tā Čilionoli, jo tur tomēr mēs jutāmies kā turisti. Mēs drīkstējām aiziet uz kaut kādiem dziedājumiem, kur vietējie viņi tomēr dzied tajos zemējos visujos toņos. Bet tās viņu prakses ir pilnīgi savādākas, un mums tā kā nepieejamas, tāpēc, ka mēs nevaram izlasīt viņu valodā tos svētos tekstus. Tā sajūta bija tāda, mēs drīkstam meditēt turpatās uz vietas. Mēs drīkstam runāties ar ļoti, ļoti atvērtiem, brīnišķīgiem, draudzīgiem budistu mūkiem, kuriem, bet tas tiešām ir fantastiski, cik viņi ir atvērti un dzīvespriecīgi tie mūki. Un ar viņiem runāties un kaut ko tur priecāties. Un tad, starp citu, tajā pat klosterī bija kaut kādas lamas reinkarnācija, mazs puika. Un tāds augumā kaut kādi 6 gadiņi, 5 gadiņi. Un mēs tā kā skatāmies, un visu laiku ir tas mazais 5-gadīgais puika iet rokā vai iet blakām ar kaut kādu lielu budistu. Un mēs sapratam, ka pret viņu tiek izturās kā pret nopietnu, kaut ko svarīgu. Un mēs pēc tam paprasam, jā, viņš ir reinkarnācijā, un tad kaut kādā vienā mirklī tas puika paskatās uz mums, un viņam tās acis ir penetrējošās acis. Un tās ir tās acis, ka tu redzi vienkārši, ka tas cilvēks ir dziļais cilvēks. Nav bijis doma aizbraukt vēlreiz viņu satikt, tad, kad viņš ir jau lielāks. Nē, es nepaņēmu no viņa vizītkarti, bet es nezinu, kur viņš... Nē, bet ja tu aizbraukt uz to pašu templi, tad droši vien tur varētu zināt, kur viņš ir tagad un tā. Jā, ja man būtu daudz laika un tāda vēlēšanās tieši viņu atrast, jā. Bet tas bija laikam, jā, tas fantastiskākais, ka tu redzi mazam bērnam šo te dziļo viedo skatienu. Jā, man mammas tagad teiks, ka visiem maziem bērniem ir tie viedie dziļie skatieni, jā, taisnība. Līdz kaut kādam 1 gadam tu redzi tās lielās acis, kurās ir tas dziļums, tas kosmiskais dziļums. Un arī saka, kā tur bija līdz 7 gadiem ir, var redzēt bērni astrālos, kā tur bija. Es tagad baidos samānīties, bet šito stāstā Egijas, ko viņa man stāstīja. Jā, ka bērniņi ir, principā, jo jaunāki, jo vairāk viņi redz, un tad vienkārši mēs iemācam, ka tās ir muļķības, tās ir fantāzijas, tam nevajag ticēt, un tad bērniņi vienkārši arī sāk to pieņemt, ka, tam nevar ticēt, un viņiem aizvien mazāk sāk rādīties un mazāk redz. Jo starp citu arī atceros, kad es biju maziņa, un es redzēju dažādas lietas, un mamma teica, nē, iesim palūgt Dievu, tās nav īstenība, un tā. Tā kā, jā, mēs paši aizveram bērniem reizēm cieta to redzīgumu. Bet labā ziņa, ka viņi var atvērt. Jā, bet toreiz tas bija kaut kas cits. Tas nebija vienkārši mazs zīdaiņa skaistais skatiens, tas bija super dziļš, skaidrais, kaut kas, ja cilvēki redzējuši, tad viņi droši vien sapratīs man, ko es domāju ar to. Un tad tas bija mazam puikam. Tās bija tās 3 galvenās lietas no tā Katmandu budisma tempļa. Richard Gīru mēs nesatikām.
Un tad mēs devāmies ar autobusu tālāk uz Delī, un tad mēs devāmies jau tālāk atkal pie Muniraģa ciemos. Tas jau nākošajā gadā jau, un tad tālāk, man liekas, mēs devāmies uz Herakanas ašramu jau. Labi, un pāris vārdus kaut ko par Herakanu. Ar ko šī vieta atšķiras no Čilianolas, ar ko ar labāka vai, labi, tā varbūt nebūtu korekti salīdzināt, bet, kas ir tās atšķirības? Jo man ir patiesībā šo divu gadu laikā ir vairāk cilvēku prasījuši, kur tā labāk brauks, to Čilianolu vai Herakanu? Un es domāju, kas es par speciālistu, lai atbildētu, bet man liekas, ka tu esi stipri lielāks speciālists tajā. Herakana ir otrs Babaģī ašrams. Viņa atrodas salīdzinoši tādā vienotā teritorijā. Ko vienotā teritorija? Labi, laika ziņā, lai nokļūtu no Herakanas uz Čilianolu, ir jābrauc 6 stundas pa serpentīniem. Tā. Jā, un tāpēc, ka tev jābrauc vēl uz to Haldvāniju pilsētu, un no Haldvāniju atkal tu brauc pa citu ceļu jau tālāk. Herakana atrodas upes ielā, nevis kalnā augšā. Labi, tas tāds geogrāfiskās varbūt atšķirības. Herakanā ir izteikts portāls, jeb izteikta enerģijas koncentrācija, pati telpa, pati teritorija, pats tas ciemats Herakana, tas ir ciematiņš kalnos, ir ar ļoti, ļoti spēcīgu vibrāciju. Tā kā, ir tās spēka vietas Latvijā, kaut kādas tādas arī, kur var aizbraukt un just kaut ko, un tur tā spēka vieta ir ārprātīgi plašos izmēros, un ja tur uzturēs ilgi acu, krāsa mainās, tagad ne no zilas uz zaļu, teiksim, tādā veidā, un manā gadījumā man aizgāja kaut kādi kristāli savādāki tur, un dzintaram arī, un visiem patiesībā, visiem cilvēkiem acis mainās esot tur. Bet vēl viens jautājums, bet varbūt pastāstīt, ka tur netiek lietotas narkotiskās vielas, ko varbūt, ne tāpēc tās acis mainās. Tādā ziņā. Nē, tas tiešām ir no tās enerģijas. Tad, kad mēs braucām tur tajā 2003. vai 2004. gadā, es neatceros uz Herakanu, tur nebija izbūvēts ceļš vispār. Mūs izmeta kaut kādā kalnā, ceļa vidū un teica, tagad jums jāiet lejā pa to taku tajā iekšā mežā. Ejiet 2 stundas. Es nepārspīlēju. Un teica, un jūs... Lejā pa kalnu 2 stundas. Jā, jums lejā pa kalnu jāiet ir 2 stundas, jūs nonāksiet pie upes. Es iedomājos, bļāviens, pēc tam taču augšā vēl jāiet. Un ja lejā ir 2, tad... Jā, bet augšā tev tur būs porteri un tie nesēji, kas tev nesīs tās somas. Un tad būs upe, un tad pie upes būs ašrams. Tas ir viss norādes, kā tev teikt, kā nokļūt līdz ašramam. Un mēs vienkārši ejam, un tur pa vidu ir mērkeķu bāri. Mēs nezinām, cik viņi bīstami, nebīstami. Mēs tikai pēc tam uzzinām, ka tie baltie mērkeķi, tie cilvēku auguma mērkeķi, viņi tādi balti, ļoti, ļoti garām astēm. Viņi ir tādi intelektuālāki nekā tie parastie. Ka tie vispār varbūt arī bīstami, ja tu pārāk turēji. Mēs to, protams, nezinām neko, un tad mēs vienkārši ejam viņam garām pa taciņu. Pieļauju, ka tas tā kā zooloģiskā dārzā Rīgā arī viss kārtībā. Tā kā. Mēs tiešām, tas naivuma pakāpe ir ļoti, ļoti augsta, un mēs ejam lejā, liekas, kaut kur mēs esam apmaldījušies, bet, upe vēl nav, gan jau būs. Kaut kādam garām gājumam prasam, river ir, tur saka, river, go. Tad mēs ejam tur uz priekšu. Un tā mēs arī nonākam līdz tam ašram. Patiesībā diezgan precīzi nonācām faktiski tieši degungalā tam ašramam, uzdūrāmies viņam virsū. Un viņš ir 3 reizes lielāks nekā Čilianolas ašrams, nedaudz savādāk uzbūvēts, un tā ir tā vieta, kur Babaģī tika alā atrasts, un tur ir daudz tempļi, tur ir daudz telpas priekš lūdzējiem, ticīgajiem, priekš tiem, kas tur brauc uz to vietu. Tāds kā lai tu saka, teiksim, tas arhitektoniskais izskatās ļoti vienkārši, tur blakām ir rudzu pļāva kaut kāda, ir kalni, ir upe, kas tev tek blakām, upe ļoti plata,
bet viņa aizpildās tikai jūlijā, kad ir musons, bet pārsvarā viņa ir ar dzidru kalnu ūdeni, kas tek kaut kādā vienā tādā ne tērcītē, bet tādā 2 metru garā tādā straumē, kuram mierīgi var pāriet pāri ar kājām, tā vispār nav problēma. Bet tad, kad tā upe ir musonā, tad viņa piepildās pilna un viņa ir jau 100-150 metru plāta, patiesībā tā upes gultne pati. Un tad ir ritīgi bīstami. Ja tev nāk virsū tas vilnis, un viņš tiešām nāk viļņveidīgi, jo visas tās kalnu tērcītes sagāžās tajā upē, kad tas musons sākās, tad tu reāli var netikt vispār apakaļ, ja tu nepaspēji. Un tad ir pilnīgi cits stāstiņš. Bet labi, tas tā. Bet Herakana ir ļoti spēcīga vieta priekš mūsu klausītājiem. Mūsu ego parasti saka, Herakanā nokļūst tikai tie, kas iepriekšējās dzīvēs bijuši karaļi un karalienes, kas, protams, ļoti palīdz, kas ir tik patīkami to dzirdēt, jo mēs tur nokļuvām, vai ne? Jā, un tur ir arī tā pati sistēma, arī tā vakarā dziedāšanas, bišķiņ savādāks tas templis. Tur ir uguns rituāla vieta, dūnī vieta, kur notiek regulāri uguns rituāli un enerģētiski, es teiktu, stiprāk transformējošāk, izaicinošāk. Ne visi cilvēki tur var noturēt to aktīvo enerģiju, kas tur ir uz vietas. Un Čilienolē ir bišķi varbūt mierīgāk, bet es neteiktu, ka nav transformējošāk. Vienkārši tas ir 2 dažādas garšas, vibrāciju garšas. Vienkārši pamēģināt to, kas to patīk labāk. Labi, paldies, bet vai tu vari pastāstīt nedaudz, tad, kā ieskicēji par tiem karaļiem, karalienēm un par to ego, kāds izpaušties to dzīvē, jo es arī saskāros, es biju 2 reizes Herakanā, katra reize man bija ļoti atšķirīga, un varbūt tu vari pastāstīt šoreiz par to, ko tu varbūt esi piedzīvojis, un kas ir tas, kā tu tur redzi tās ego spēles? Ego spēles ašramos ir bieži vien attiecībās ar citiem cilvēkiem. Tur tā hierarhija ļoti izteikti ir. Katrs otrais zina labāk par tevi, kā kur jāklanās un cik reizes jāskaita mantras ir kurā vietā un kādas ir tās paražas. Un viņš nekad, protams, nepažēlos kādu padomiņu tev arī. Pateikt, kaut ko tu dari nepareizi vai pareizi. Un tās ir tās ego spēles. Un viņas var notikt ļoti dažādos līmeņos, sākot ar pieklājīgu vācu lēdijas rekomendāciju nepieskarties ugunim ar rokām vai nelikt kājas uz uguns vietas līdz reāli brutālai kliekšanai. Kas ir... Uz tevi arī kliedza? Jā, arī. Un uz citiem, un tur ir vienkārši kaut kādā mirklī tie cilvēki, kas tur dzīvo ilgstoši, un viņi rūpējās par atsevišķām tām ašrama, vai pa templi, vai pa kaut kādu uguns rituālu vietu, un viņi sāk to, privatizēt kaut kā iekšēji. Un tad, kad ierodās kaut kādi turisti nezinīši, un viņi, protams, tie turisti nezinīši priekš tā pārvaldnieka ir nekas cits kā vienīgais laika traucēklis, un kas viņam traucē dzīvot un lūgties un tam līdzīgi, tad, protams, ka viņš kaut kādā mirklī tur noraujās un sāk brēkt virsū. Tā kā, tā nav klosters vai ašrams, ir tāds, kur visi meditē un ir ārprātīgi apgarotām sejām. Tur ir ļoti, ļoti daudz sadzīvisku netīrumu, konfliktu, ķildu un pārpratumu, aizspriedumu, apvainošanās un vispārējais. Bet kombinējoties ar to garīgo vibrāciju, ko tu tur var iegūt un ko tu vari tur akumulēt, un ar to prieku un ar to laimes sajūtu, kuru tu vari dabūt tikai ar vienu noteikumu, ja tu sirsnīgi strādāsi, ja tu sirsnīgi kalposi. Tas ir tas galvenais noteikums. Un tajā kombinācijā tu saproti to dzīves, jeb šīs te eksistences mikrokosmu, kurš tajā ašramā kā tāds mikrokosms arī atspoguļojās, kad ir tā dzīve sastāv no tām ego spēlēm, ka tā dzīve sastāv no visādām apvainošanās lietām. Tādā veidā mums tiek parādīts tās robežas vai tie veidi, kur mums vēl jāattīstās un jāaug, bet tajā pat laikā tajā ašramā parāda to dievišķo klātbūtni.
jo bez tās dievišķās klātbūtnes, bez tās dzirksteles tu vari pazust, tu vienkārši vari beigt ticēt, kad ir kaut kas vēl vairāk, tu vari pazaudēt vienkārši taku, tu vari pazaudēt to bākugunu, uz kur virzīties, un tāpēc tas ašrams ir vajadzīgs. Nevis labi, lai nolīstu no urbānās vides, kur tagad būs miers un visi būs pieklājīgi. Nu, un atgriežoties atpakaļ no Indijas, tev vajag tās 2 reizes gadā atgriezties, 1 reizi gadā atgriezties, lai noturētu to bākugunu sevī, vai tu varētu arī, piemēram, ilgāk nebraukt? Nē, nu tā, es toreiz braucu tiešām 2 reizes gadā. Mans mērķis bija satikties ar Muniraģu, būt viņam klāt, pēc iespējas vairāk, protams, kad vienlaicīgi arī braukt uz tiem ašramiem. Un tad jau es sāku braukt jau viens pats, un Zintars nebrauca vairāk. Bet jā, tas ir tāds ļoti izplatīts jautājums, ko ļoti daudz cilvēki uzdod viens otram arī ašramos un arī skolotājiem, vai man tur palikt dzīvot ašramā. Un tā atbilde, ko skolotāji saka, nē, tev nav jāpalikt dzīvot ašramā. Tev jābrauc mājās, tev jādara savs darbs. Un tu atbrauc ik pa laikam uz to ašramu, lai atgūtu to bākuguni, atgūtu to virzienu, lai tu ieraudzītu atkal, kurā virzienā jādodās tālāk. Un dodies apakaļ tur, kur tu esi piedzimis, kur tu esi uzaudzis, kur tev jābūt, un dari savu darbu. Un tas pats attiecās arī uz ikdienu, ko Muniraģis teica, katru dienu domā par Dievu rītā un vakarā. Pārējo dienas laiku dari savu darbu. Dzīvo tīru dzīvi. Strādā. Ja? Esi labs cilvēks. Un kā tu ikdienā domā par Dievu rītā un vakarā, kas ir tās tavas darbības, ka tu dziedi to ārtī, ko tu minēji, kas ir tā Dieva vārda skandēšana, vai kaut kāds cits darbības veids? Man ikdiena, man ir mana tā personīgā mantra, kuru es cenšos skaitīt tagad šajā posmā 10 malas, man sanāk, es cenšos to darīt regulāri. Tad man ir vēl tāda meditācija, man vēl ir prānājama, teiksim, garais rīts, ja man tiešām ir laiks, man garais rīts ir 1,5 stunda. Tas ir daudz, tiešām es piekrītu, tas ir daudz, bet tas efekts, kas pēc tam ir vienreizējs. Tur vēl ir iekšā tāda svēto rakstu lasīšana, tāda saptišatīga grāmatiņa, ko es lasu, kas ir ļoti, ļoti spēcīga dievmātes, tāda pielūkšanas grāmatiņa. Un tad man vēl ir arī no Andras Kuiņa un no Egijas Kuiņas ir tāda astroloģisko mantru kompilācija. Es tā to saucu. Tur vienkārši ir par katru no svarīgākām astroloģiskajām planētām ir viņām pielāgotā mantra, kuru es izskaitu. Un, mans kritērijs ir tāds, ja pēc mantras skaitīšanas es jūtu kaut kādas ļoti skaidrs, labas atvēršanās izmaiņas, tad ir viss kārtībā, tad tā mantra ir baigi foršā, un viņa priekš manis dara. Un man tās mantras man ļoti, ļoti palīdz arī. Bet es nesaku, ka man katru dienu tiešām sanāk 1,5 stunda. Man ir arī dienas, kad man ir vispār nekas nesanāk, ne rītā, ne vakarā. Un ir dienas, kad man ir kaut kāds 10 minūtes no rīta un tā. Vakarā man ir mazāk, vakarā principā arī vajadzētu, bet vakarā man ļoti, ļoti rēti, kad es vienkārši galvā tikai tīri kaut ko savācos un bišķiņ kaut ko varbūt padomāju, bet neko vairāk. Nu labi, bet ir vēl viena lieta, ko tu dari, un es gribētu, lai tu par to pasaki. Jā, uguns rituāli arī ir viena tā lieta, ko es vēl joprojām praktizēju. Es cenšos vienreiz nedēļā to darīt, arī Latvijā, un jā, tas ir ļoti, ļoti spēcīgs tāds garīgās prakses instruments, ko es daru. Labi, un tas būs noteikti tas, par ko mēs varētu parunāt citu reizi, jo tie uguns rituāli ir cieši saistīti ar Navaratri, un tā kā gaidiet citas sērijas ar Viesturu. Bet ko vēl es gribēju pajautāt tev, Viestur? Es gribēju tev pajautāt, kā tu to jau 20 vairāk gadu pieredzi šajā garīgumā vai
garīgo praktizēšanu, kā tu to sasaist ar savu profesionālo darbību, vai, es saprotu, ka tu ļoti daudz gadus esi bijis teātra režisors, un kā tur izpaudās tas, vai ir kaut kāds izrādes, kurš tu varētu nosaukt, ka jā, meklējiet, tur bija? Nē, es to neiepriecināšu. Īsti jau nav nekāda tur tāda saikne, kad tur uz skatuves tur pēkšņi tas viss kaut kādā veidā parādās. Varbūt mans tuvākais mēģinājums bija Liepājas teātrī ar izrādi Dēmons, pietuvoties tai garīgai tēmai, sakrālai tēmai, kur sižetā ir dēmons, kurš iemīlas, un viņš ir gatavs ziedot jebkādu savu ļaunumu funkciju, tādā veidā atbrīvojot pasauli no ļaunuma, bet viņš nosklūpstot savu Tamāru, savu izredzēto, tā Tamāra nomirst, jo vienkārši ar dēmonu laikam nevajag skūpstīties. Jā, šī ir izrāde, kur es atceros, kā es atvēru vaļā bukletiņu Liepājas teātra. Tas bija pavasars, es tevi nepazinu, tad es atveru vaļā bukletiņu, un tur laikam viens no pēdējām reizēm vēl viņa tiek rādīta, un es izlasu nosaukumu, un es jau esmu bišķi jau tajā laikā jau interesējos par šīm te visām lietām, tomēr dēmons, es negribu kaut kādu melno skatīties un pēc tam slikti justies. Nē, es negribu pa visādiem velniem. Un es neaizgāju uz viņu. Diemžēl, to izrādi vairāk nevar redzēt. Bet varbūt būs kaut kas nākotnē? Nē, kaut kas nākotnē varbūt būs kaut kāda kino vai teātris, pagaidām īsti tev neko solīt nevaru. Labi. Es redzu, ka tu negribi šito tēmu braukt, bet visā ziņā paldies. Varbūt ir vēl kaut kas, ko tu gribēji pateikt, un es tev neļauju. Piedod, ka es tev tik daudz pārtraucu visu laiku, jo man likās tik interesants, kaut kāds nianses, un tāpēc gribēju papildināt. Bet vai ir kaut kas, ko tu gribi pateikt, varbūt? Spērt pirmos solīšus ļoti mazus, ja jūs neesat vēl tajā tēmā. Es tiešām iesaku mantru Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Kaut vai ierakstiet YouTube'ā, un būs daudz tādas chanting mantras Om Namah Shivaya. Kaut vai liekat to fonā, un tas tāds viens no tādiem ieteikumiem arī savā telpā, kur jūs dzīvojat, lai visu laiku jums skan 24 stundas diennaktī mantras, un tādā veidā attīrīsiet telpu. Labi, paldies tev, Ester, par sarunu, un tad mēs tiksimies ar tevi vēl. To jau mēs jau esam norunājuši, un atgādinu, kā šīs sarunas laikā mēs ar Viesturu esam vienojušies, ka jūs varat iesūtīt arī privāti patiesībā, bet varat rakstīt, visforšāk būtu jūs rakstīt komentāros, gan jautājums man, jo Viesturs būs arī reizi, kad Viesturs intervēs mani, un arī jautājums Viesturam, un patiesībā arī par kuru citu viesi, ar kuru es runāju šajā podkāstā, jūs varat zem raidījumiem rakstīt jautājumus, jo izskatās, ka viesiem tik ļoti patīk, ka viņi atgriezīsies atkārtoti. Nezinu kad, bet jā, jūs varat jautāt, un mēs noteikti centīsimies atbildēt. Paldies! Paldies, ka klausījāties! Šis bija podkāsts Astrālās sarunas ar Šantī. Piesakojiet mums Spotify un YouTube platformās, lai nepalaistu garām jaunākos raidījumus, kā arī apmeklējiet manu mājaslapu sintiedance.lv un seko Instagram kontam Sintiedance Fitness, kur varat uzzināt vairāk par nodarbībām, ko piedāvāju klātienē un tiešsaistē. Vingrošana, stiepšanās, balets un meditācija, un arī citas. Podkāsts tapis sadarbībā ar producēšanas kompāniju podmedia.lv.